Jā, šodien mēs runāsim par kustībām bez sāpēm, par locīto veselību un organismu attīrīšanu kopumā, jo tas viss ir ļoti, ļoti saistīts. Uzgaidīsim varbūt kaut kādas pāris minūtītes. Kāpēc es sāku pievērsties locīto veselībai, jo, baigi jaunā es vairs neesmu, man šobrīd ir 38 gadi, un cik es esmu pētījusi un atklājusi pie 40 gadiem hialuronskābe, kas ir ārkārtīgi svarīga viela mūsu organismā, tieši locīto veselībai, ļoti strauji sāk samazināties. Patiesībā jau pēc 25 gadu vecuma, tāpat kā kolagēns organismā, tieši tāpat arī hialuronskābe samazinās, līdz ar to arī mums sāka ar gadiem pakāpeniski, solīti pa solītim, grumbiņas kaut kur parādīties un orgānu noslīdējumi, saistaudu vājums kā tāds, locītavu problēmas arī rezultātā. Un šodien tā kā vairāk būs informācija par šo šķidro hialuronskābi, par hialuronskābi un tas lomu vispār organismā. Bet pašā sākumā tad, lai mēs mazliet saprastu, kas ir kas, es mazliet mēģināšu arī parādīt datorā, kā nu man te sanāks ar visiem vadiem, jo man te ir pie datora pieslēgts apgaismojums, kas tad vispār ir locītavas. Tā, mēģināšu es tikko kā. Jo man nav interaktīvās tāfeles šobrīd, ja? Bet, tas izskatīsies apmēram šādi, te man būs prezentācija. Lūk, mazam ieskatam. Mani tāda sauc Elīna Bulīga, es esmu ikdienā mamma 5 bērniem, bet jau 3,5 gadus es esmu veselības treneris, mentors, kas strādā ar uzturu bagātinātājiem, jo patiesībā ļoti daudz mēs varam sev palīdzēt, ja mēs zinām, kā un ar ko, kādas vielas mūsu organismam trūkst, ko mēs varam papildināt, un tādā veidā mēs arī varam būtiski uzlabot veselības stāvokli. Nevajag vienmēr mesties uzreiz medikamentos, jo ir ļoti daudz dabā fantastisku vielu, kā piemēram bosfēlijas sveķu ekstrakts, kas palīdz mazināt iekaisumu procesus locītavās, ja mēs tieši šodien par locītavām runājam, ja? Kas arī ļoti efektīvi strādā, kas ir apliecināts arī ar pētījumiem, ka tas strādā, ja? Un ja mēs ticam zinātnē, kā parasti visi kliedz visur sociālajos tīklos, mēs tic uz zinātnē, tad būtu jātic ne tikai tai zinātnē, kas stāsta, ka jālieto medikamentu un vakcīnas, tad būtu jātic arī tai zinātnē, kur stāsta, kādas uzturvielas, kādi uzturu bagātinātāji palīdz mūsu veselībai un tā tālāk, ja? Jo tas ir mazāk kaitīgs mūsu veselībai nekā tas, ko mēs lietojam no ķīmijas, sintētiski radītu laboratorijās, ja? Jo dabā ir tiešām ļoti daudz, kas priekš mums ir vajadzīgs. Jā, ikdienā tāda mamma 5 bērniem, bet paralēli visam es esmu arī sieviete, uzņēmēja, kas cenšas attīstīt savu uzņēmēju darbību un ļoti veiksmīgi, un tieši ar veselību arī es aizraujos un stāstu cilvēkiem, kā profilaktiski palīdzēt sev kļūt veselākiem. Tā, un lai saprastu attiecīgi tad locītavas, jā, par kurām mēs šodien arī runāsim, šeit ir locītava uzbūve, jo locītavas ir vietas, kur savienojas 2 vai vairāk kauli, ļaujot ķermenim kustēties un saglabāt elastību. Ja? Tad mūsu locītavām ir jābūt veselām, lai mēs vienmēr būtu kustīgi. Tās sastāv no kauliem, jā, tad šie te ir kauli, kas ir galvenās struktūras, kas tiek savienotas. Tad ir locītavas skrimšļi, šeit šīs te maliņas, jā, ar skrimšļiem tātad apvilktas, tā teikt, jā, tie klāja kaulu galus, samazina bērzi un amortizē triecienus. Un sinoviālais apvalk šeit apkārt, jā, kurā iekšā tad ir sinoviālais šķidrums. Tātad šis te apvalks ir iekšējā slāņa audi, kas ražo sinoviālo šķidrumu. Savukārt pats šķidrums ir biezs, caurspīdīgs šķidrums, kas atrodas locītavas dobumā. Tas ieļo, aizsargā, baro ar barības vielām skrimsli, kas nav apasiņots pats par sevi, izvada atkritumus. Noteikti, ka jūs nekad neesat domājuši par to, kā locītavas varētu izvadīt kaut kādus atkritumus, ja? Kādus tad atkritumus izvada, tas ir šūnu sabrukšanas produkti, citokīni, kas rada iekaisumus, brīvie radikāļi, urīnskābes kristāli, ja? Pie podragas ir dzirdēts, ja, kad sāp locītavas, jo tur krājās urīnskābes kristāli, tad neatīrās locītavas, tā kā tam būtu jābūt, ja. Vielmaiņas blakus produkti, protams, un arī patogēnu, piemēram, vīrusu, baktēriju radītie toksīni, kas organismā ir. Tas viss tiek novirzīts limfātiskajā sistēmā, tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi, lai ikdienā mēs pietiekami daudz kustētos, jo kustības ir tās, kas veicina limfas atteci. Limfa savukārt ir mūsu kanalizācijas sistēma, un tas ir ārkārtīgi svarīgi katru dienu kustēties, jo tas arī palīdz ražot šo sinoviālo šķidrumu, kas atrodas šeit, šajā somiņā, lai attiecīgi mēs būtu kustīgi, elastīgi, veselīgi. Lūk, kādas tad ir pazīmes? Tā, es ceru, ka jūs varēsiet redzēt, bet es arī izlasīšu, ja? Droši vien, ka šeit nav ko skatīties, vienkārši pastāstīšu. Tad pazīmes par iekaisuma procesiem locītavās. Kas tad jāņem vērā? Pirmkārt jau tās ir sāpes, kad mums tiešām jau kaut kas sāp. Apsārtums ap locītavām, tad tas ir pietūkums, kas liecina par to, ka jau ir audu iekaisums. Karstas locītavas, ja? Kustību ierobežojums, locītavas paliek stingras, kustības ir ierobežotas vai sāpīgas. Arī rīta stīvums un nogurums, starp citu, vispārējais nespēks, tas var būt saistīts jau ar šo te kustību ierobežojumu. Ja? Troksnis locītavās ir dzirdēts varbūt krakšķi un brakšķi. Ar troksni locītavās ir tā, ja tas ir tikai troksnis, attiecīgi
Tad, kad sinoviālajā šķidrumā plīst burbulīši, kas tur var atrasties, ja gaisa burbulīši, tas var radīt troksni. Tad, kad mūsu saistaudi iet pāri kauliem, tas var radīt troksni. Ja paralēli nav ne sāpes, ne apsārtums, ne pietūkums, ne karstums locītavā, tad būtībā troksnim, krakšķiešanai, brakšķiešanai kaulos tā pārspīlēta uzmanība nebūtu jāpievērš. Bet, ja mēs, piemēram, nedzeram ūdeni, mums sāk krakšķiet, brakšķiet locītavas, ja, jo šķidruma balansa atjaunošana ir vitāli ļoti, ļoti svarīga, lai mums būtu laba locītavu veselība, jo sinoviālais šķidrums ir šķidrums, un ja mēs organismā neliekam iekšā šķidrumu pietiekamā daudzumā, no kurienes tad tām locītavām atjaunoties, no kurienes būt labam, pietiekami kvalitatīvam un daudzumā tādā, kādā jābūt šim te locītavu šķidrumam, ja. Tādēļ ūdens dzeršana ir ne tikai šķidruma balans visā organismā, tur ādas veselībā, lai grumbiņas nebūtu, ja, un tā tālāk, ja, tur asins sastāvam, limfas sastāvam un tā tālāk, bet arī locītavu veselībai ir vitāli svarīgi tieši ūdens dzeršana. Nu, lūk, tad troksni pievēršam uzmanību tad, ja mums jau rodas kaut kāds diskomforts no tā visa, ja sāpes, pietūkums un visas šīs te pazīmes. Nu, lūk. Locītavu problēmu visbiežākie iemesli kādi tad ir. Būtībā lielākoties tas ir mehāniski bojājumi un traumas. Sasitumi, sastiepumi, lūzumi, pārmērīga slodze, nepareiza stāja, kustības, traumas, dažādas, ko mēs gūstam dzīves laikā. Tas tā kā numur 1, kas mums visvairāk var traucēt un bieži vien arī negaidīti. Otrs, tas ir deģeneratīvi procesi un novecošana, kad jau kaut kas vienkārši sāk nestrādāt pareizi, mūsu organismā sāk noardīties, šīs te skrimslītis sāk dilt nost, ja, un tā tālāk. Ja. Tad osteoartrīts, artroze, kaulu blīvuma samazināšanās arī ar gadiem, kam arī, starp citu, ir ļoti liela loma, ko mēs ēdam, kādu ūdeni mēs dzeram, vai mēs pietiekami uzņemam arī minerālvielas, jo uzturs ir tas, ar kuru mēs saliekam iekšā visu vajadzīgo resursu mūsu veselībai. Ja mums ir blīvi kauli, tad visa pietiek, ja mums ir trausli kauli, mums kaut kas pa dzīvi ir trūcis, ja, un tad ar gadiem vienkārši sākās šie nodilumi. Tad ir iekaisīgās dažādas slimības, kā piemēram reumatoīdais artrīts, podagra, infekcijas artrīts. Tad ir dažādi vielmaiņas un hormonālās problēmas, kā piemēram diabēts vai vairogdziedzeres slimības, kas arī var ietekmēt locītavu veselību, un, protams, arī dzīvesveida faktori. Es mazliet liktu šo dzīvesveida faktoru pirmajā vietā, jo mūsdienās ir ārkārtīgi daudziem cilvēkiem liekais svars, un šis liekais svars, kas rada ļoti lielu slodzi uz locītavām, tāpat arī vispār dzīvesveids nepareizs, kur ir mazkustīgums, nepareizs uzturs, un šī te liekā svara slodze uz organismu kopumā ļoti bojā mūsu locītavas. Un kas tad ir kopīgs mugurkaula brukai, saišu sastiepumiem, ļenganai ādai, kataraktai, muskuļu sāpēm, roku smelkšanai, dzemdes noslīdējumiem, urīnceļu darbības traucējumiem, kā jūs domājat? Kopīgais ir saistaudu vājums. Tātad viss, no kā mēs sastāvam, visa mūsu organisma iekšpusīte, tas ir, mēs visi sastāvam no saistaudiem, kas ir no dažādām struktūrām, cieti, šķidri, želēveidi un tā tālāk. Ja? Un saistaudi ir tātad kauli, kas būs šie cietie saistaudi, tad ir šķidrie saistaudi, kas ir muguras smadzeņu un starpšūnu šķidrums, asinis limfa, piemēram, tad ir šķiedrainie saistaudi, kas ir cīpslas, locītavu somiņas un saites, un želēveida saistaudi, kā piemēram mūsu skrimšļi vai arī, piemēram, šie diski, kas atrodas muguras smadzenēs. Ja? Mugurā, iekšā muguras starp skriemeļiem, ja šie te diski, smadzenēs nē, smadzenes tas jau ir cita struktūra. Nu, lūk, un galvenais saistaudu funkcijas, kas ir vitāli svarīgi nodrošināt mūsu organismā, tad tas ir struktūrālais atbalsts, veido skeletu, kauli, skrimšļi, saista muskuļus pie kauliem, cīpslas saites, tad šī te funkcija aizsardzība, darbojas kā triecienu absorbējošs slānis, piemēram, skrimšļi locītavās, ja ir šī amortizācija, veido barjeru pret infekcijām, imūnās šūnas tajā skaitā. Nākamā funkcija ir elastība un izturība, tātad ādas, asinsvadu un orgānu elastību nodrošina elastīna šķiedras, un varības vielu un vielmaiņas produktu transports, arī tāda svarīga funkcija, ja? Ne tikai mūsu elastīgums, kustība, pārvietošanās, bet arī šie te asins saistaudi, kas ir asins plazma, transportē skābekli, barības vielas un hormonus mūsu organismā. Ja? Un 5. ir reģenerācija un dzīšanas procesi, palīdz atjaunot bojātos audus, piemēram, rētaudi pēc ievainojumiem. Ja? Un kādas tad ir saistaudu vājuma pazīmes? Pirmkārt, visredzamākais no šīm te pazīmēm ir tas, kas ir uz ārpuses, parādās grumbas, samazinās ādas elastība, tā teikt, nav vairs tā, ka āda spēja ātri atgūt iepriekšējo elastību, kāda ir bijusi, ja, pie zīdainis, tikko dzimis zīdainis, viņam ir ļoti, ļoti gluda, maiga, elastīga, tāda tvirta āda, un ar gadiem jau viņa paliek tāda švakāka, un jau pie 40, tā kā man, jā, pacīm jau parādās grumbiņas, tagad nevar īsti redzēt, bet no pacīm jau ir grumbiņas, šīs tā saucamās vārnu kājas, jo man patīk ļoti daudz smaidīt, un tad tur man viss ir grumbās riktīgās, jā.
Dzīvesveids, ūdens nedzeršana, protams, arī ļoti daudz ietekmē tas, ko mēs ēdam, pārmērīgs cukura patēriņš, ļoti bojā kolagēna struktūru zem ādas, kas arī jāņem vērā, ja mēs gribam ilgi un laimīgi dzīvot un nenovecot, tā teikt, ja šo, novecojam jau mēs visi, palēnināt šos te novecošanās procesus, ja, bet tas, kas uz āru, parāda to, cik slikti jau ir iekšpusē. Tad, ja mēs lietojam kolagēnu, lietojam hialuronskābi, uz ārpusi mēs rezultātu neredzam, tad jautājums ir, cik sliktā stāvoklī ir bijuši saistaudi organisma iekšpusē. Atceros, pēc 3. bērna personīgi man bija tāds novērojums, ja pēc 3. dzemdībām, kad lēkājot uz batuta, jau bija urīna nesaturēšana. Lai piedod vīrieši, šīs tēmas nav viņiem, ja tas vairāk tā kā sievietēm droši vien, bet es domāju, ka arī vīrieši saskarās ar dažādām problēmām, ja kad tā kā nokarāties sāk mums seja, te mums sāk karāties tas dubultzods, ja viss kakls sāk karāties, un tieši tas pats notiek ar visiem iekšējiem orgāniem, ja, un tāpēc ir jāņem vērā un ar uzturu maksimāli jāpapildina, ko mēs varam, ko nevaram ar uzturu, to papildinam attiecīgi arī ar uzturu bagātinātājiem. Protams, veselīgs dzīvesveids, lai ir vairāk šeit antioksidanti, kas palīdz mazināt šo te novecošanās procesu, ja. Ūdens dzeršana, kas palīdz atjaunot arī šķidruma balansu organismā, jo arī tāpat hialuronskābi, ja mēs viņu lietojam iekšķīgi, ja, jāatcerās, ka hialuronskābe spēj piesaistīt apmēram 1000 reizes vairāk ūdeni organismā nekā pati hialuronskābes molekula. Un ja mēs lietojam hialuronskābes tur dažādas uztura bagātinātājs, bet nedzeram ūdeni, tad nav jābrīnās, ka mums sāk sāpēt kauli, muskuļi, jo hialuronskābe piesaista šo te ūdeni no tiem resursiem, kas ir organisma iekšpusē. Ja mēs lietojam kolagēnu un ja mēs lietojam hialuronskābi, ar kolagēnu ir mazliet cits algoritms, ja tur 30 līdz 50 reizes piesaista ūdeni. Cik būtu ieteicams dzert ūdeni vīrietim, tas ir katram ļoti individuāli, bet tas vidējā formula, kā mēs rēķinām, tas ir vismaz 30 ml uz katru ķermeņa normālo kilogramu daudzumu. Nu, lūk. Ja ir ļoti liels liekais svars vai toksiskais piesārņojums organismā, tad tie būtu 40 ml uz katru ķermeņa normālo kilogramu. Nevis lieko svaru, bet normālo masu pie 1,80 m, tie būtu 80 kg normālais svars, un pie 80 kg tas būtu 2,400 l, kas pa dienu būtu jāizdzer. Tā te bija vēl viens jautājums kaut kāds iepriekš. Mums jaunsardzes instruktors teica, lai pēc treniņa iedzeram tumšo alu, palīdzot locītam. Šādus instruktorus par instruktoriem noteikti nevajadzētu likt, jo viņi māca muļķības, pilnīgas un galīgas muļķības. Ja? Jebkura veida alkohols pasliktina veselības stāvokli. Tas tā vienkārši ir. Jā. Nu, lūk, tā, skatāmies tālāk. Kādas mums ir saitaudu vājuma pazīmes? Tātad pirmkārt uz ārpusītes, face sāk noslīdēt, ja? Gruma parādīšanās, trausli, asinsvadi un kauli jau arī parādās, ja, jo tie arī ir saistaudi, locītavas sāpes, redzes traucējumi, jo acs kristāls ir želē veida saistauds, ja, problēmas ar zobiem, kad jau ir riktīgs minerālvielu deficīts, mums drūp zobi, jo nav vienkārši organismā resursa, matu izkrišana un muskuļu tonusa samazināšana. Tveru ar roku, nav rokās vienkārši spēka, ja jau muskuļi sāk deģenerēties, kas jau ir diezgan nopietni. Jautājums, ja cilvēks sver 120 kg, cik tad ūdens jādzer? Ja sver, es iepriekš teicu, kad rēķinam uz kilogramiem, kas ir normālā masa. Ja es esmu 1,60 m un sveru 120 kg, es rēķinu uz 60 kg, nevis uz 120 kg. Jo dzert par daudz arī ir pārmērīgi, un tā ir ļoti liela slodze nierēm. Ja ir ļoti liels liekais svars un toksikoze organismā, es ieteiktu dzert 40 ml uz katru ķermeņa normālo masu. Tātad uz šiem te 60 kg, jā, tad tas būtu 2,400 l apmēram. Vairāk nebūtu, jā. Jo, ar urīnu, starp citu, mēs arī varam ļoti smuki saprast, cik daudz ūdeni mums vajadzētu dzert. Urīnam ir jābūt viegli salmu dzeltenā krāsā. Nevis caurspīdīgam kā ūdens, ja dzeram par daudz, nevis dzeltenam un smirdīgam, ja dzeram par maz vai nedzeram nemaz. Ja? Ūdenim jābūt tik tiešām tādā urīnam, ja? Knapi blāvā salmu krāsā, viegli iedzeltenā tonī, bez smakas un nekādā gadījumā neputojošam. Nu, lūk. Tā, skatāmies tālāk. Šeit es parādīšu atkal bildīti, kā izskatās mūsu muguras muskuļi un kas tad te nu ir uzzīmēts. Ja? Tātad. Šeit ir muguras skriemeļi, starp kuriem ir diski. Ja? Šeit ir diski dažādos līmeņos. Šeit mums ir normāls disks tāds, kāds mums no jaunības ir visiem. Šeit jau ir nolietots deģeneratīvs disks, ja, kurš jau mums vairs nekalpo labi. Šeit ir izspiedies disks, ja, kur uz ārta, ka bišķīt izlīdz. Šeit jau ir diska trūce, kad ir pārplīsis diska apvalks un jau sāk tecēt šis tas šķidrumiņš, kas ir pildījums, ja, želē veida ārā. Šeit savukārt ir plāns disks, kas ar gadiem ir nolietojies, un šeit ir disku nolietošanās, kad jau
sāk bojāties arī skrimšļi, un šeit bieži vien šajos te stāvokļos jau prasās pēc operācijām. Lai nenonāktu šī tātad mugura, ja, lai nenonāktu tik tālu, mēs šeit jau varam sev palīdzēt ar profilaktiski dažādiem pasākumiem, ar vingrojumiem, protams, fizioterapijā, osteopātija, ja kaut kas ir izslīdējis, liekam to vietā, ja kaut kas ir nobīdījies, liekam to vietā, ja ir muskuļu vājums, dodamies pie fizioterapeita un attiecīgi ar to strādājam, nedrīkst būt sakumpusi mugura, jo tikko mums ir izliekums nepareizā kaut kādā vietā, tas atkal ir slodze citā vietā, un tur tad sāk izbītīties diski. Līdz ar to stājas korekcija ir ārkārtīgi svarīga, ikdienā ar taisnu muguru, stalti, nekādā gadījumā mēs neko rotācijās neceļam, ja bērnus māmjas kā bieži vien pieliecās nepareizi un ceļ augšā bērni bieži vien ir 15 plus kilogrami, bet visi atceramies, ja, labrīt. Mēs visi atceramies, ka darba drošības instrukcijā skaidri un gaiši ir uzrakstīts, ka mēs nedrīkstam celt vairāk par 15 kg. Ja, un arī šos pašus 15 kg sadalot vienmērīgi abās rokās un ceļot ar taisnu muguru, ja nevis kaut kā līki un tā tālāk. Ja, jo tā arī tās traumas rodās, kad mēs neapzināti, nepārdomāti paceļam kaut kādus smagumus vai cilājam bērnus, vai bērnus turam uz vienas gūžas, tad gūža sāk savērties. Es pat esmu gājis pie osteopāta un labojusi visu sevi līko pēc 5 nepareizi nesātiem bērniem, ja, kad tik tiešām ar labo roku kaut ko var izdarīt, uz kreisās gūžas stāv bērns ar rokām vienā, ja, un tad man tā gūža bija sasvērusies uz vienu pusi, un kā man osteopāti skaidroja, attiecīgi tad visi skriemeļi, visa šī te skeletu sistēma savērpjās nepareizi un beigās var pat palikt bez bērniem, piemēram, ja, un dažādas tur hormonu jau nobīdes veidojās, jo mums visam jābūt ir balansā. Arī balsta aparātam ir jābūt balansā, nekādā gadījumā nedrīkst būt šitie te, ko cilvēki bieži telefonu lieto ar sakņupušām mugurām. Šeit jau sākās tāds kā saspringums, šeit tiek nospiesti limfvadi ciet, sāk pieblīst kakls, neiet prom šķidrums, jā, visi tie tūskainie kakli, te svītras tādas stāv, jā, kas rāda jau, ka šeit ir traucēta limfas attece. Eņģelīte ar zelta sirdi. Mums tēma ir par locītavu veselību, par veselīgu kustību, un beigās mēs parunāsim arī par šķidro hialuronskābi un dažādiem profilaktiskajiem alternatīvajiem risinājumiem, kā mēs varam sev būtiski uzlabot locītavu veselību. Ja? Šobrīd mēs runājam par to, kā tad attiecīgi uzturēt veselus muguras skriemeļus, ja nekādā gadījumā necilējam nekādus smagumus, nekādā gadījumā neceļam smagumus rotācijā, pagriežoties, ja? Un viennozīmīgi arī vingrojam, apmeklējam osteopātu fizioterapeitu, jo šie divi speciālisti ir vislabākā profilakse, kā sakārtot muguras problēmas, un ja sāp mugura, atbilde ir vingrojiet. Vingrojiet speciālus vingrojums kopā ar fizioterapeitu, ir iespējams izstrādāt mājās speciālus kompleksus, lai stiprinātu tos muskuļus, kuri ir vāji, un atslābinātu tos muskuļus, kuri ir par daudz savilkti un saspringti. Es iesaku apmeklēt vismaz 1 reizi gadā osteopātu, sabīdīt vietā kauliņus, jo tādi ir izslīdējuši. Pat esmu pēc fiziskām aktivitātēm šeit izsitusi kakla skriemeli, un šobrīd viņam vienmēr ir vāja, tā ir tāda kā mana vājā vieta. Ja skriemelis kaut reiz ir izslīdējis no vietas, viņš vienmēr lien ārā pie kaut kādām nepareizām slodzēm. Un ik pa laikam tā kā jāiet vienkārši sabīdīt atpakaļ, jo rezultātā, kad izgāja kaklas kriemelis, viens plecs bija zemāks, otrs augstāks, 1 nedēļu pasāpēja roka pēc tam vairs nesāpēja, man likās, ka man viss ir kārtībā. Bet tā kā man osteopāti man ieraudzīja, kad es biju aizvedusi bērnus pie viņas, teica, taču kaklas kriemelis ir nāc pie manis, saliksim vietā. Ielikām vietā, iztaisnojās pleci, visa stāja nokoriģējās un pazuda arī galvas sāpes, starp citu. Bet, te es arī salieku kopā ar to, ka es uzsāku organismu attīrīšanu, uzsāku dzert dzīvo ūdeni, līdz ar to arī ir loģiski, ka tās galvas sāpes pazuda ne tikai skriemelis tika salikts vietā, bet arī vēl citi kompleksi risinājumi, kas palīdzēja, lai šīs galvas sāpes vairs neatkārtotos, ja. Tāpat arī, ja mums šeit kaut kas ir nospiests, ja, tad šī stāja, šeit ir sabiezējumi, nenotiek pareiza skābekļa apgāde uz smadzenēm un varbūt biežas hroniskas galvas sāpes sevišķi. Ja mēs arī nedzeram ūdeni, ir biezas asinis šeit pamatnē, varbūt tā kā skudriņas skraida pilnīgi tāda sajūta, ja, ka kaut kas nav, un sāpes pakausī izteikti pie ūdens nedzeršanas un nosprostotiem asinsvadiem, jo visa galva sastāv būtībā no kapilāriem maziem, ar kuru palīdzību tiek apgādātas ar skābekli mūsu smadzenes. Ja, tādēļ ir svarīgi, lai ir laba stāja, lai nav nekas nospiest nekur. Lūk, tātad saistaudi, gan skrīmslis, saita, sinovēlā membrāna, locītavas kapsula, cīpslas, tie visi ir saistaudi. Ja mums ir labi, spēcīgi saistaudi, ja mēs viņus barojam, tad mums ir arī labas locītavas. Lai locītavas būtu veselas, tām jādarbojas harmonijā starp visiem šiem audu veidiem, no cietajiem līdz šķidrajiem un želē veida. Problēma vienā daļā, piemēram, iekaisums vai toksīnu uzkrāšanās limfā, ietekmēs visu pārējo visā organismā. Tā. Jā, parādīšu vēl šeit tādu bildīti.
jo šeit mēs runāsim par limfu. Limfātiskā sistēma būtībā ir, kaut ko tuvāk, limfātiskā sistēma būtībā ir visā organismā. Ja mēs zinām, padusēs ir limfmezgli, cirkšņos ir limfmezgli, šeit ir arī viss caur organismā ir lielāki, mazāki limfmezgli, jo limfa ir mūsu organisma kanalizācijas sistēma. Ja mūsu kanalizācijas sistēma labi strādā, organismas attīrās, tad arī locītavās nekas neuzkrājās, un rezultātā mums nav locītavu problēmas. Ja? Par šiem te diskiem, ko es rādīju bildīt iepriekš, ja? Mugurkaula diski, jeb starpskriemeļu diski, ir želejveida amortizatori starp skriemeļiem. Tie absorbē triecienus, ļauj mugurkaulam elastīgi kustēties, pasargā nervu saknes no saspiešanas. Izbīdījies, deformēts disks var nospiest mūsu nervus, rezultātā cilvēks nevar paiet. Sāp kājas. Ja? Man nesen bija tāda situācija, viena kliente pēc lidojuma no Tenerifes atgriezās mājās Īrijā, un viņai sāka sāpēt mugura tā, ka nevar izkāpt no gultas ārā. Ārsti lika gaidīt. Uzsēdināja uz pretsāpju medikamentiem, tramadols, nimisils, ļoti lielās devās. Viņa gaidīja, man liekas, 2 mēnešus apmēram. Nekāds risinājums nebija. Beigās viņa dabūja magnētisko rezonanci, un tur ārsti pateica, nu jā, tur disks ir izslīdējis, tā kā labi nav. Bet, ir jāgaida konsultācija par operāciju. Viņa jūta, ka viņa nevar gaidīt, jo sāpes bija tādas, ka negribējās dzīvot, un bija arī pašnāvnieciskas domas, ja, jo reizēm tie stāvokļi cilvēkiem ir tādi, ka tu vienkārši nezini, kur likties, sāp nenormāli, vājprātīgi sāp, un rezultātā, ja dzīves kvalitāte ir pazudusi, tad arī parādās šīs te depresīvās domas, ja, un kā viņa teica, viņai radinieki bieži vien zvanīja un pārbaudīja, vai ar viņu viss ir kārtībā, jo tik tiešām viņa bija ļoti sliktā stāvoklī. Ar Lindu šobrīd viss ir kārtībā, viņai notika operācija februāra sākumā, visus Ziemassvētkus jauno gadu viņa pavadīja lielās mokās, ar lielu tūsku un ar lieko svaru cilvēkam, kuram nekad nebija liekais svars. Dažu nedēļu laikā no medikamentu pārmērīgas lietošanas palika ļoti, ļoti slikts šis veselības stāvoklis. Tad, kad viņa veda meitu pie sava ķiropraktiķa, viņa palūdza šo te magnētiskās rezonanses disku, jo viņai bija iedots disks bez bildes, bez nekā, palūdza, lai apskatās ķiropraktiķis, kurš pateica, ka tur ir ļoti slikti un nepieciešama operācija. Mediķi tikmēr lika gaidīt un uzsēdināja uz pretsāpju medikamentiem. Paiet viņa nevar, kāja sāp. Pateicoties viņas pašas apņēmīgumu, viņa sazvanīja ārstu Latvijā, kas bija gatavs operēt, jo tur bija nepieciešama operācija, tur bija diska trūce. Disks bija bojāts ļoti nopietni, bija apmēram puse no diska izlīdusi ārā, kas nospieda labās kājas nervu, un rezultātā, tad, kad ārsts ieraudzīja šos te uzņēmumus un uztaisīja operāciju, viņš pateica, Linda, ja tu vēl pusotru nedēļu būtu šādi staigājusi, tu vienkārši nestaigātu, tu būtu ratiņkrēslā. Ja? Īrijas ārsti lika gaidīt, kamēr tur vajadzēja ātri operēt, un paldies Dievam, šobrīd ar Lindu viss ir kārtībā, palika 20% diska, jo visu ņemt ārā nevarēja, bija ļoti tuvu muguras smadzenēm, ir magnētiskās rezonanses bildes, var apskatīties, ja? Bet pats trakākais bija pēc operācijas, pēc visiem šiem medikamentiem, tramadols, nimisils lielās daudzumā, šoks par cistu dzemdē, ja, ko ārsti pēc tam konstatēja, un vēl daudzas citas veselības problēmas, tūska visā ķermenī liekais svars par to īso periodu, kas notika, ja, mums bija jāapstrādā kopā pie organisma atjaunošanas, lai šos te visus simptomus pēc medikamentu lietošanas varētu novērst. Ja šobrīd Lindai ir ļoti smuki nokristies svars, nogājušas tūskas un atgriezies dzīves prieks, ja, un mugura arī vairs nesāp. To mēs arī ar bosfēliju, ar skudrukokam izas ekstraktu palīdzējām mazināt šo te iekaisumu un ar ļoti labiem rādītājiem, starp citu, ja. Bet runājot par šiem te diskiem, kādēļ vispār tā notiek, ka citreiz kaut kas plīst? Pirmkārt, tas ir kaut kādas traumas, ja ir kaut kur izbīdījies kaut kas, nepareizi pagriezāmies, saspiedām, disks attiecīgi pušu, un sākās diska trūce, ka šis te šķidrumiņš tek ārā. Un tas notiek tādā gadījumā, ja ir saistaudu vājums, jo šis te disks starp skriemeļiem iekšā ir želejveida masa, kas sastāv no 10–15% kolagēna, kas ir bagāta ar hialuronskābi un ūdeni, apmēram 80–90% ūdens tur iekšā ir, ja. Hialuronskābi 0,1 līdz 0,3%, un glikozaminoglikāni, kas ir apmēram 5–8% sastāvā, ja, kas atrodas šajā te diska želejā. Tātad tas, ko mēs bieži vien ar uzturu neuzņemam. Neviens nedomā, kur, kā dabūt hialuronskābi, un īsti ar uzturu viņu tā nemaz uzņemt nevar. Pa kolagēnu tur ir skaidrs, vairāk olbaltumvielas jālieto, šie te skrimslīši un želantīns un kas tik vēl ne, un galerti jāēd un tā tālāk. Tikai viena nianse, kolagēns ir tik lielās molekulās, kad īsti uzsukties spēja nenotiek. Ja? Un, ja mēs paskatāmies fotogrāfijas atpakaļ, kā kādreiz novecoja mūsu senči,
Nu, ar tādām gludām ādām 40, 50, 60 gadu vecumā, jā, neviens nedzīvoja. Novecoja ļoti, ļoti strauji, jo kolagēns pa lielam trūka lielākajai daļai mūsu māmu, omīšu, vecomīšu un tā tālāk, jā, un arī vīriešiem tieši tas pats, jā. Jo 40 gadu vecumā visi jau bija daudz maz krunkaini un izskatījās pēc riktīgām babenēm, nevis pēc sievietēm, kā tas ir mūsdienās, ja, kad jau mēs zinām par kolagēnu, par hialuronskābi un varam tur smuki sevi visu salikt iekšā un vingrojam un sportojam un taisam tur face masāžas un ko tik mēs nedaram, jā, lai pēc iespējas attālinātu šo te novecošanu. Nu, lūk, bet atkal atgriežos šeit pie šī svarīga elementa, ir jādzer ūdens, mīļie, ir jādzer ūdens. Jo, ja diska sastāvā 80-90% ir ūdens, bet cilvēks pa dienu izdzer 1-2 glāzes ūdens, kopā mazākā litru, vai nedzer nemaz ūdeni, tad ar gadiem mēs vienkārši izžūstam, un novecošanās patiesībā ir tāds forši izžūšanas process. Un nav jābrīnās, ka mums kaut kas sāk dilt un berst un sāpēt un stīvs paliek, jo mēs jau nerūpējamies par savu veselību. Jā. Tas ir tikai un vienīgi no mums atkarīgs. Nevis sabendēt veselību tik tālu, ka sāp, aiziet pie ārsta, paprasīt pretsāpju medikamentus, tad neko atkal nedarīt ar sevi un turpināt lietot pretsāpju medikamentus. Kā rezultātā mēs paši pasliktinām savu veselības stāvokli vēl vairāk. Jā, un es jau iepriekš minēju, ka hialuronskābe ir tā, kas piesaista apmēram 1000 reizes vairāk ūdeni nekā sver pati. Tas ir tāds kā sūklis, jā. Jā, es piekrītu, baibu ūdens ārstē visu. Kolagēns piesaista 30 līdz 50 reižu vairāk ūdeni nekā sver pati kolagēna molekula. Tas ir tā kā tāds struktūras balss, jeb režģis, jā. Savukārt hialuronskābe ir kā sūklis, kas sasūks visu šo te šķidrumu, un abi kopā rada vidi, kas ir labvēlīga saistotu veselībai. Jā, bez tā mēs nevaram. Tad ir, jā, par limfu mazliet parunāsim, tātad, kas ir limfa un kā tas ir saistīts ar sāpēm locītavās, jo, organismu attīrīšanai ir ļoti liela loma vispārējā veselībā, ne tikai locītavu veselībā, jo sāpes locītavās nevienmēr nozīmē, ka ir nodilis skrīmslis, bieži tas ir toksīnu, iekaisuma un limfas stagnācijas rezultāts. Ja, tātad, es jau minēju pašā sarunas sākumā, ka sinoviālais šķidrums ir tas, kas izvada toksīnus no mūsu locītavām, novadot to limfā. Ja tur sāk krāties toksīni no vīrusiem, no baktērijām, un mēs katru dienu saskaramies ar neskaitāmu apjomu gan vīrusu, gan baktēriju, mūsu imūnsistēma ar to cīnās katru dienu, patstāvīgi, pat tad, kad mēs neko nejūtam, neredzam, nenojaušam, temperatūras nav, jo imūnsistēma tiek ar to visu galā, ja, bet tā ir slodze, arī tas ir jāsaprot. Imūnsistēmai savukārt ir nepieciešams arī resursi, lai vispār imūnsistēma varētu ar to visu cīnīties, ja. Vitamīni, minerālvielas, visi ir dzirdējuši par D vitamīnu imunitātei, cik tas ir svarīgs, jā, tāpat arī B grupas vitamīni ir ārkārtīgi svarīgi, un C vitamīns ir svarīgs, un minerālvielas daudzas ir svarīgas, jā, lai būtu laba imunitāte. Būtībā veselīgs dzīvesveids, sabalansēta, pilnvērtīga pārtika ikdienā ir ārkārtīgi svarīga, lai mūsu imunitāte varētu turpināt cīnīties un šos te toksīnus organismā, kas veidojās no baktērijām vīrusiem, izvadīt maksimāli ārā un attīrot limfu. Sāpes var mazināties pat bez kaut kādas īpašas iejaukšanās, ja vai tur preparātu lietošanas, medikamentu lietošanas un tā tālāk. Jo limfa ir mūsu organisma notek ūdeņu sistēma, ja asinsrite ir sistēma, kas apgādā mūs ar skābekli, kas apgādā mūs ar vitamīniem, minerālvielām, barības vielām un tā tālāk, ja, un asinsritei ir pumpītis sirsniņa, kas šo te cirkulāciju veicina. Limfātiskai sistēmai šāda pumpīšana nav. Limfa ir atkarīga no gravitācijas. Nevēl tad, kad mēs guļam, un rīt pieceļamies, mums reizēm ir maisi zem acīm, ja, jo gravitācijā šķidrumi vienkārši sāk uzkrāties. Protams, tur arī jautājums, vai ar nierēm viss ir kārtībā, jo maisiem zem acīm no rīta nebūtu jābūt, ja ķermenis strādā ļoti labi, ja tūskām nebūtu jābūt, ja limfa strādātu labi, ja nieres strādātu labi, ja. Un ir jāpievērš uzmanība šiem te mazajiem signāliem, kas liecina, ka kaut kur jau ir šķidruma aizture, kas nav ok. Un kā mēs varam kustināt limfātisko sistēmu? Viennozīmīgi tas ir kustības. Mūsu muskuļi ar šīm te kontrakcijām, jā, tad ikri, tad, kad saraujās, viņi pumpē šo te limfātisko sistēmu un šķidrumu dzenā uz augšu, lai notiek šī te šķidruma apmaiņa visā organismā. Intensīva pastaiga, nūjošana, skriešana, peldēšana, jebkuras būtībā fiziskās aktivitātes, mērenas fiziskās aktivitātes, jo tas, kas ir par daudz, tas ir par skādi. Jebkuras fiziskās aktivitātes mums ļoti nāk par labu. Ja? Nav laika iziet pastaigāties. Lēkājam kaut 5 minūtes uz vietas ar papēdīšiem daudzot. Pat nevajag lēkāt, pietiek reizēm vienkārši padaudzīt šādi papēdīšus, pacelāties pirkstgali lejā. Un jau ar šo te triecienu mēs aktivizējam limfātisko sistēmu. Dažādi pliķēšanas šie te vingrojumi, ja, kad mēs fasciju daudzam ārā, tas arī uzlabo limfātisko sistēmu. Šādi te no rīta padauzam arī apasiņojam šeit galvas smadzenes, ja. Ir ļoti daudz dažādi vingrojumi. Tarakāniņš varbūt ir dzirdēts, jā, apguļamies no rīta uz muguras, rokas kājas gaisā un purinam 3-5 minūtes gan rokas, gan kājas. Vienā brīdī sāk sāpēt augštilbi, jo tā ir arī diezgan liela slodze.
Iemācāmies vispirms minūti, pēc tam 2, 3, līdz mēs varam visas 5 šādi purināties, un tas jau palīdz aktivizēt limfātisko sistēmu. Reizēm pietiek ar drusciņu, bet katru dienu regulāri, vai kaut nedaudz iziet pastaigāties, jā, tā vietā, lai braukt ar mašīnu uz darbu, varbūt mēs varam stundu doties ar kājām uz to darbu, jā, un iegūt gan pozitīvas emocijas, svaigais gaiss, saules gaisma, iziet caur citu maršrutu, kaut ko jaunu ieraudzīt, satikt jaunus cilvēkus, jā, kaut ko vienkārši darīt lietas labā, lai šī limfātiskā sistēma attiecīgi kustētos, un tad jūsu ķermenis, mūsu dvēseles templis mums par to būs ārkārtīgi pateicīgs, ja? Un ko tad limfa dara? Limfa aizvāc toksīnus, ja, kuri uzkrājās konkrētās vietās, vielmaiņas un iekaisuma gala produktus, baktēriju, sēnīšu atliekas. Starp citu, Candida albicans sēnei ļoti garšo saldumi. Un sinoviālais šķidrums ir salds šķidrums. Un bieži vien var arī būt tā, ka, ja ir sēnīšu infekcija, kad mums sāk kaut kur mistiski pazust sinoviālais šķidrums un sākās bērze. Ja? Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi samazināt pēc iespējas šos te faktorus, kas veicina iekaisumu organismā, atbrīvoties no sēnīšu infekcijām, lai nav nagu sēnes, lai nav ādas sēnes, lai nav blaugsnes, sausi ādas pleķi, kas viss ir par šo te Candida organismā, ja, vai piena sēnes sievietēm izplatīta, vai mutē, var būt arī aplikums dzeltens vai balts uz mēles, kas arī rāda, ka dzernu traktā ir pārāk daudz Candida albicans sēne, ja. Tāpat arī izvada šūnu sabrukšanas produktus, jo mums katru dienu jaunas šūnas dzimst, vecā šūnas mirst un visu laiku notiek šie te reģenerācijas procesi organismā. Galvenais, kādu resursu mēs iedodam jaunajām šūniņām, ja? Izvada arī smagos metālus no organisma un, protams, arī medikamentu paliekas, ja? Jebkura medikamentu lietošana ir toksiska slodze mūsu aknām. Vienmēr ir kāds gala produkts, kas no organisma ir jāizvada ārā. Jo mazāk lietojam medikamentus, jo labāk mūsu organismam, ja? Jo mazāk jātīrās ir. Tāpēc es dodu priekšroku vienmēr dabīgiem augu ekstraktiem, uzturbagātinātājiem, jo tiem nav toksiski ķīmiski sastāvi. Protams, arī starp uzturbagātinātājiem arī var būt kaut kas ķīmiski ražots, jā, un kaut kas dabīgi ražots. Neorganiskas izcelsmes vitamīna minerālvielas, organiskas izcelsmes vitamīna minerālvielas. Piemēram, kālija jodīts ir sintētiska kālija joda forma, kur ir viegli pārdozēt, kur ir grūti uzsūkties, mūsu vairogdziedzeriem ir grūti to uzņemt, ja. Savukārt no brūnaļģes šis te jods, dabīgais jods ir ar vitamīniem un minerālvielām, un tādā formā, kādu mūsu vairogdziedzeris atpazīst, viegli uzsūc, asimilē, un viss notiek daudz foršāk, ja vienmēr meklējot šīs te dabīgās vitamīnu minerālvielu formas. Nu, lūk. Jā, un kad limfa netek, locītavas praktiski vārās savos atkritumos, veidojas pietūkums, apsarkums, karstums, sāpes, un diezgan nopietnas jau problēmas sāk parādīties, ja tā kā organisma attīrīšana, tas ir viens no elementiem. Vēl parādīšu bildīti, ļoti izplatīta ar gadiem ar novecošanos slimība, kas ir osteoartroze. Ja. Kas tad notiek? Kāpēc mums parādās šīs sāpes? Šeit ir skriemelis, kas jau mazliet sāk nodilt. Šeit jau šis skriemelis ir nodilis stipri vairāk, un šeit ir tāds pamatīgs nodilums, kas jau ir ļoti lielas sāpes un apgrūtināta staigāšana. Ja? Un, tad, kad nodils skriemslis, tiek bojāti arī kauli, saites un sinoviālais šķidrums. Un jau ir jāvēršās pēc palīdzības pie mediķiem, jo mēs gribam kaut kādas injekcijas vai precēpu injekcijas vai kaut kādas savādākas injekcijas, ja. Ir dažādas, ko piedāvā kā risinājumus, piemēram, PRP injekcijas, kas ir trombocītiem bagāta plazma, ko no mūsu pašu asinīm paņem, kaut kādus 10-30 ml pacientā asiņu tātad paņem, centrifugē, lai atdalītu plazmu, un attiecīgi tad injicē vai nu tieši locītavā vai ap skrimšļiem, saitēm un cīpslām. Tas aizņem parasti 20 līdz 40 minūtes un izmaksā apmēram vienā locītavā ap 150 eiro, 2 locītavas 240 eiro, 3 locītavas vienlaicīgi 330 eiro. Plus ir speciālista konsultācija par 30 minūtēm 50 eiro, par 60 minūtēm 100 eiro. Tad jūs jūtat, kā šīs te naudiņas vienkārši saskrienās. Ja? Protams, ir arī hialuronskābes injekcijas, kas ir tāds labāks variants, jo ja mums trūks hialuronskābu locītavās, tad mēs viņu attiecīgi varam papildināt. Hialuronskābes injekcijas vienā locītavā vidējās cenas ir no 100 līdz 250 eiro par vienu injekciju. Tad, ja mums ir 2 ceļgali, kas mums sāp, tas ir no 200 līdz 500 eiro vienu reizi uztaisīt injekciju 2 ceļgala locītavās, ja, kas ir ļoti ievērojama summa. Tirko, protams, piedāvā arī dažādas lētās pretsāpju injekcijas, steroīdu injekcijas, kas vidēji izmaksā 60 eiro, bet ņemiet vērā ļoti svarīgu niansi. Tās darbojas ātri, bet īslaicīgi, un tām ir blaknes. Biežas infekcijas bojā locītavu skrimsli un samazina kaulu blīvumu, bet mēs jau cenšamies tā kā, novērst šo kaulu blīvumu, ja, samazinājumu. Tāpat arī šīs injekcijas var izraisīt hormonālas izmaiņas un citas veselības problēmas, piemēram, osteoporozi, kuru mēs tā kā gribam novērst, ja, vai arī veicināt augstu asinsspiedienu. Ja, tā kā injekcijas nebūs risinājums, ja mēs gribam tik tiešām uz tādu ilgu laika periodu kaut ko sakārtot. Un tad es esmu pameklējusi arī
kādas ir operāciju cenas, jo cilvēki bieži vien izvēlās, tā teikt, neko nedarīt līdz pēdējiem, kad jau vairs nevar no gultas izkāpt ārā, kad ir ļoti, ļoti nopietnas sāpes. Atceros pēc sava tēva, kurš šogad martā mūs pameta ar diezgan smagu diagnozi, bet daudzus gadus atpakaļ viņam bija problēmas ar gūžu. Rezultātā sāpes bija tādas, kad vienkārši nevarēja vairs neko izdarīt, un viņam paveicās, valsts piešķīra rindu uz operāciju un tika tā kā nomainīta gūža, ja es pareizi atceros, ja. Bet ir daudzi cilvēki, kuri nevar tikt šajās te operācijās, vēl jau vairāk, kad ir nenormāls rindas uz operācijām. Viņš arī, man tētis, gaidīja diezgan ilgi uz šo te operāciju, bet tā kā viņš bija darbspējīgā vecumā, tad valsts nāk pretī, un šādas te operācijas reizēm var dabūt, ja pensijas vecumā jau ir grūtāk, tu neesi darbspējīgā vecumā, tu nepelnīsi naudu, nemaksāsi nodokļus, lai valstī tas būs izdevīgi. Līdz ar to tikt pie rindām ir droši vien sarežģītāk, daudz sarežģītāk, jo valsts nav ieinteresēta. Tu tur ar savu pensiju, jā, vari darīt, ko tu gribi, ja mirsti tur nost un tā tālāk. Tad locītava operācijas, gūžas locītavas totāla endoprotezēšana ar cementējumu endoprotēzi, izklausās sarežģīti, līdz 14 pēcoperācijas dienām bez protēzes vērtības. Tātad vēl par protēzi jāsamaksā, ja? Operācijas cena ir 2070 eiro. Gūžas locītavas totāla endoprotezēšana ar bezcementa endoprotēzi, bez protēzes vērtības 2000 eiro. Ceļa locītavas endoprotezēšana līdz 14 pēcoperācijas dienām bez protēzes vērtības 2100, pleca locītavas artroskopija, rotatoru cīpslu plastika ar implantu vērtību līdz 2 pēcoperācijas dienām 2500, tātad no 2000 eiro līdz 2500 eiro. Linda, tu esi šeit, es tavā vietā atļaušos padalīties, tad Lindas diska trūces operācija Latvijā, Rīgā, 2 iestādēs prasīja vienā 9000 eiro par šādu operāciju, otrā 7000 eiro. Linda atrada iespēju operēties Rīgā, kas viņai izmaksāja 1500 eiro. Iedomājieties, kāda cenu gradācija cilvēkiem reāli ir jāņem kredīti, jāpārdod mašīnas, jāieķīlā mājas, lai varētu kaut ko tādu izdarīt. Tādēļ gudrāk ir nevis dzīvot tā, lai tas viss nolietotos, nobeidzinātos un būtu jāoperē, bet jau profilaktiski tātad pie 30 gadiem sāk domāt par šo te dzīvesveidu tā, lai maksimāli atbalstītu ikdienā savu locītavu veselību. Pie 40 jau pastiprināti jāsāk par to domāt, jo hialuronskābes daudzums organismā jau stipri samazinās pie 40, un mēs jau ar uzturbagātinātāju palīdzību varam būtiski atbalstīt savu veselību. Ja Rihards raksta, es arī tagad saprotu visu savu sāpju iemeslus, tieši tā, Rihard, jā. Tā kā ņemiet vērā, ja izmaksas ir ne pa jokam, izmaksas ir ļoti lielas, ja mēs laicīgi neko nedaram. Bet cilvēkiem ir, diemžēl, šī te pieeja nedomāt līdz pēdējiem brīdim, jo ar tekstu man nav laika, man nav naudas, es nevaru atļauties. Ticiet man, tad, kad mēs esam sabendējuši savu veselību, tas izmaksā daudz dārgāk, ir daudz nepatīkamāk, nekā tad, kad mēs par to domājam laicīgi. Ja? Labāk ieguldīt tagad tulīt, nekā pēc tam rūkti nožēlot, kad neatradu priekš sevis laiku laicīgi. Locītavas 5 līdz 7 gadu laikā pilnīgi var atjaunoties, jo tajās nepaliek neviena veca šūna. Tad jautājums, vai mēs iedodam savām locītavām to resursu, kas viņām ir vajadzīga, lai viņas varētu atjaunoties. Kā, piemēram, kuņģa gļotādi var atjaunoties 5 dienās, bet cilvēki nezin, kāpēc slimo ar gastrītu gadiem. Tad jautājums, kāpēc? Ko mēs darām nepareizi, ja 5 dienās var šo problēmu atrisināt? Tad mēs ēdam nepareizi, mēs nedodam vitamīnus, minerālvielas, kas ķermenim ir nepieciešams. Nav pretiekaisuma diēta, patstāvīgi organismā ir iekaisums, tas netiek mazināts, organisms nekad netiek attīrīts, ūdens netiek dzerts, nervu sistēma netiek kārtota, jo gastrīta cēlonis ir nervu sistēma, ja? Bet šodien atgriežamies atpakaļ par locītavām, ja? Viss pa ķēdītei, tur aiz katras problēmas ir ķēdīšu virkne, kas izraisa šo problēmu. Problēma nerodas vienā dienā, problēmas rodās ento gadu laikā, ko darīt 50 un vairāk. Organisma attīrīšana tas ir 1, šķidrā hialuronskābe tas ir 2. Ja? Par to es maz drusciņi arī pastāstīšu. Ja? Pilnvērtīga atjaunošanās var notikt tikai tad, ja uzturā pietiekošamā daudzumā ir visas uzturvielas un organisms netiek piesārņots. Diemžēl realitāte tāda nav. Mēs nevaram dzīvot tā, lai organisms netiktu piesārņots, jo šie piesārņotāji atrodas visur. Parādīšu vēl vienu slaidiņu, ko zinātnieki ir atklājuši, kā organisms spēja atjaunoties kopumā mazāk nekā 365 dienās. Ja smadzenes 1 gads, asinis 4 mēnešos, āda 1 mēnesis, plaušas 2-3 nedēļas, kaulu šūnas 3 mēneši līdz 1 gads, DNS 2 mēnešos, akna 6 nedēļās var atjaunoties, ja aptaukojusies akna var atjaunoties. Hepatītas karta akna arī var atjaunoties, ja? Kuņģis 5 dienās mīlīši, ja? Es ar gastrītu un mocos jau 8 gadus. Stress, nervu sistēma, trigeris, kas trigerē. Jo stresa ietekmē mums sāk saspazmēties viss organisms, pārstāja normāli gremoties pārtika, līdz ar to attiecīgi
bojājās gremošanas sistēma. Ja? Pirmais cēlonis gastrīta gadījumā ir stress. Par skābes sārmu līdzsvaru mēs drusciņi parunāšu, jo tas arī ir kārtīgi svarīgi, vēl viens foto. Ja? Noteikti esat dzirdējuši par pH. Ir mērīts šampūnos pievērš uzmanību, ja, lai tur ir sārmaināts, lai nav pārāk skāps un tā tālāk. Ja. pH, intīmai ķermeņa kopšanai cilvēki pievērš uzmanību. Jautājums, jūs pievēršat uzmanību savam pH, tad, kad jūs kaut ko ēdat? Par piemēru, alkohols ir ar ļoti skābu pH. Piena produkti, starp citu, arī ir ar skābu pH. Ja. Burgeri, kūkas, saldumi ir šeit, kas ir skābs pH. Tīrs ūdens ir vidēji 7,5 līdz 8,5 sārmains pH, ja? Augļi, dārzeņi, zaļumi ir ļoti sārmaini. Ja? Tātad ēdienkartē, jo vairāk mums ir šādi produkti, jo lielāka sārmainība organismā un labāks līdzsvars. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Jo saskābinātā organismā ļoti vairojas vīrusi, baktērijas, parazīti. Un ir tāds zinātnieks, vācu zinātnieks Otto Warburgs, kurš starp citu bija arī Nobela prēmijas laureāts. Es neatceros, vai viņš saņēma to Nobela prēmiju, bet viņš bija laureāts 2 reizes medicīnā tieši, ja, Nobela prēmija, par savu atklājumu par to, ka sārmainā vidē nevērojas vēža šūnas, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Pēc viņa nāves viņa skolēni atklāja arī to, ka nevērojas arī vīrusu, baktērijas, parazīti. Mums organismā ir dažādas vides, kuņģa skābe ir skāba, tur, protams, ir pH zems, ja. Zarnu traktā ir jābūt sārmainai videi, tad mums ir mikrobioms daudz labāks un veselīgāks nekā tad, ja mums tur visu laiku iekšā ir skābs pH. Un ar uzturu mēs ļoti varam koriģēt to visu. Svaigas piestas sulas ir ļoti sārmainas. Ja viņas dzeram tagad tūlīt uzreiz, ja viņas stāv un oksidējas, tad jau tur mainās šī sārmainība, ja. Apēsts auglis, dārzenis, zaļums svaigā veidā ir ļoti sārmaini, un vēl esat dzirdējuši, ka dārzeņi, augļi, zaļumi, ogas ir ļoti veselīgi, ja, nevelti, jo tas ir saistīts ar šo sārmainību. Ja mēs ikdienā dzeram ļoti daudz kafiju, morsus, sulas, kafiju, tēju, bet nedzeram ūdeni, ja, jo mums liekas, ka tur taču šķidrums ir iekšā, šķidrums ir zupā, visur ir šķidrums, mēs šķidrumu uzņemam no visa, ja. Mēs saskābinām savu organismu, un tad, kad krītās mūsu organismā pH, asinīm jābūt ir 7,43. Ja viņš krītās stipri zem šī līmeņa, attiecīgi iestājas cilvēkam nāve. Ko dara mediķi, kad cilvēkam ir kritiska situācija? Viņa laiž iekšā fizioloģisko šķīdumu, un viņš ir sārmains šķīdums. Tātad tiek sasārmināts organisms, asins sastāvs strauji uzlabojas, un krīze tiek pārvarēta. Ja mēs ikdienā ar savām uztura izvēlēm, apzināti vai neapzināti, saskābinam savu organismu, asins pH krītās, veidojās trombi, šie eritrocīti salīp slaģos, ir ļoti liela slodze uz sirds un asinsrites sistēmu, ir sirds pārsitieni, ir augsts asinsspiediens, ir šī žņaudzošā sajūta krūšu daļā, tā kā kaut kas nav, ja, tur jau tā sirsniņa knapi mocās ar tām biezajām asinīm, ja. Un plus vēl tāda lieta, kad kapilāri, kas ir paši mazākie mūsu asinsvadi, cauri var izlaist tikai vienu eritrocītu, vienu sarkano asins ķermenīti. Ja viņi ir salipuši pa 2, asinsvadā iekšā netiek, ja, rodas ļoti liela slodze, sāk veidoties traumas, mikrotraumas plīsumi asinsvadu sistēmā, mazie kapilāri sāk plīst arī, ja, kas būtiski pasliktina veselības stāvokli. Veidojas iekaisuma procesi asinsvadu sieniņās, kas veicina holesterīna pieaugumu, jo holesterīns, zema blīmuma holesterīns ir tas, kas asinsvadu sieniņās dodās šeit, plaisu aiztaisa ciet, aizlīmē, un augsta blīmuma holesterīns ir tas, kas to aizveda projām. Ja mēs nedzeram ūdeni, mums ir biezas asinis, mums ir slodzi, mums ir iekaisuma procesi, mums vēl ir saistaudu vājums, jo uzturs nav sakārtots, ja? Tad es saku, pa ķēdītei sāk attīstīties visas šīs veselības problēmas, kas ir dzīvesveida problēmas, spiediens, holesterīns, cukurs, insulīns, liekais svars un tā tālāk, ja, kas ir klasika, dzīvesveida klasika. Tur sāk veidoties sirds pārsitieni, išēmijas, aritmijas, viskaut kas tur miokardīti, insulti, ja? Kad, ja galīgi cilvēkam nepieliec, ka jādzer ūdens, ja? Un ir visādi signāli pirms tam ķermenī, kas par to liecina un stāsta, kas ķermenim trūkst. Jautājums, vai mēs dzirdam savu ķermeni, vai mēs pievēršam tam uzmanību. Jā, pie 7,1 iestājas cilvēka nāve. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi vienkārši mācīties dzert ūdeni, mīļie, sārmainu ūdeni ikdienā jādzer. Starp citu, esam mērījuši Rīgā, ir iestādes darba vietas Latvijas Nacionālajā bibliotekā, starp citu, pa krānu, kur cilvēki dzer ūdeni, tek ūdens ar skābu pH līmeni. Kāpēc tas ir vēl tik svarīgi? Hi, Mariana! Nice to see you! We are talking about health, as always. Jā, šeit pieslēdzās arī cilvēks no Rumānijas, ar ko es esmu personīgi pazīstama. Tikāmies nesen veselības konferencē. Ļoti, ļoti patīkami, ka tevi vēro arī no citām pasaules valstīm. Nu, lūk, jā, atgriežamies tātad pie
skābes ārnu līdzsvaru. Šo jau es esmu teikusi vairākās tiešraidēs, par to es vienmēr runāšu, jo ūdens tas ir dzīvības pamats. Bez ūdens jūs nevarat izaudzēt savus tomātus siltumnīcās, bet neskapēc cilvēks iedomājas, ka viņam ūdens nav nepieciešams. Ja es dzeru tēju, es dzeru sulu, visu iespējamo, bet nezinu, kāpēc visiem ūdeniem man ūdeni nevajag, ja, un tad brīnās, kad viss ir tāds galīgi nošķircis, ja, un grumbas, un tas, un šis, un vēl kaut kas, ja paskatās uz sabiedrību kopumā, procentuāli ļoti, ļoti drūms, tas skaitlis ir, cik ir liekais svars, un cik ir jau ādas elastības zudums, resursu trūkums, un ir nogurums, un bezspēks, enerģijas nav, nekā nav, un nedzīst brūces, un spiedieni, un šausmīgi daudz cilvēkiem ir veselības problēmas, un vēl ārsti pasaka, ko jūs gribat, tas ir normāli jūsu vecumā, ja? Paldies. Es no tā atsakos, tā nav mana realitāte, es daru visu iespējamo, ko es varu izdarīt, lai es justos ļoti, ļoti labi, lai es izskatītos, cik labi tas ir iespējams 5 bērnu mammai, ja, kas nevienmēr dabū un labi izgulēties, ja, bet mēs varam darīt, you look 20 instead of 38 because of the health supplements. Yes, piekrīt. Es lietoju, yes, thank you, Mariana. Jā, es eju pēc veselības koncepcijas jau 3,5 gadus. Man patīk, kā man atjaunojas ķermenis, man patīk, kur es virzos, man nesāp vairs galva, man nav enerģijas trūkums, man ir ļoti daudz veselības uzlabojumu, tieši tāpēc es arī dalos ar jums ar to visu un stāstu visu šo informāciju, kas palīdzējis ir man visus šos pēdējos gadus, jo man arī kaut kad viens cilvēks ar kapslokā burtiem sociālos tīklos kliedz visu, ka detoks tas ir uzturs, tīrs uzturs, detoks uzturs, ja? Nav nekādi detoksi. Ziniet, es biju ļoti, ļoti sakārtojis savu uzturu. Jau 8 gadus atpakaļ, kaut kādus 3 gadus es tā arī dzīvoju, un es nevarēju saprast, kāpēc man veselība neuzlabojas. Svars tā kā nokrītās, viss ir foršā, kāpēc psoriāze sāsinās, kāpēc galvas sāpes pārgāja migrēnā, kāpēc vispār ādas problēmas turpināja būt, ja, kad pumpas metās un nepāriet, nedzīst ilgi, ja, iekaisuma procesi organismā joprojām ir. Kāpēc ļoti smako mute, kāpēc asiņo smagenes. Ķermenis stāsta tik daudz jautājums, vai tu to proti nolasīt, vai tu saproti, ko stāsta tavs ķermenis. Ja? Jo mums ir iestāstīts, ka nekas nav jālieto, ar veselību pilnvērtīgu sabalansētu uzturu mēs varam uzņemt visus vitamīnus, minerālvielas. Ja? Mana pieredze rāda, ka es to nevarēju, un arī tad, kad es mācījos dietoloģiju 4 mēnešu kursus, ja? Diezgan tādus nopietnus, intensīvus, ja? Es sapratu to, tas mans personīgais secinājums. Viņi rēķina kalorijas, viņi rēķina olbaltumvielas, taukus, ogļhidrātus, šķiedrvielas 0, magnīzs, kalcijs, kālijs 0, ABCD vitamīni 0, nekas no tā netiek balansēts, nekas netiek no tā salikts, sakomplektēts tā, lai cilvēkiem nebūtu uzturvielu deficīti, jo tās arī ir zināšanas, tam ir jāpieiet nopietni, tas ir jārēķina, cik gramus opēt to, cik miligrami tur ir tas, šis un vēl kaut kas, ja, dietoloģija to nedara. Un šis te teksts par veselīgs un pilnvērtīgs sabalansēts uzturs, ja cilvēki uzsēžas uz vienām un tām pašām receptēm, uz vieniem un tiem pašiem pārtikas produktiem, daudzveidības nav, pilnvērtīguma nav, ja, izvēlamies vēl steigā kaut ko, kas nebūtu vispār jāēd, un rezultātā būtībā mans secinājums ir, ka jebkuram cilvēkam, kurš neēd veselīgi, un tādu ir 95%, jebkuram cilvēkam, kurš neēd veselīgi, katru dienu ar uzturbagātinātājiem būtu jāuzņem visi vitamīni, visas minerālvielas, labās taukskābes, papildus šķiedrvielas, labās baktērijas, ja, antioksidanti, ja, sevišķi ir ļoti daudz cilvēku, kuri nemīl dārziņus, zaļumus, augļus, ogus ļoti minimāli, ja, no kurienes tad antioksidanti cilvēkam? No maizes, no desas, no makaroniem? Nē, tur nav praktiski vispār, ja, no ātrajos ogļhidrātos, ātrajos ogļhidrātos praktiski nav uzturvielu. Viss, kas ir ultra pārstrādāts, rafinēts, krāsvielām, ēvielām bagāts, ar transtaukiem iekšā, kas ir toksiski starp citu mūsu organismam, tajā visā nav uzturvielu. Un ja tava ēdienkartē vismaz 30% sastāv no šādiem pārtikas produktiem, tad tas jau ir sarkanais karoks. Ja? Ideāli būtu 80% veselīga ēdienkarte un 20% atstāt svētkiem. Tas jau būtu ideāli, perfekti, ja. 30% tas būtu tā normāli. Puse uz pusi, nu jau ir jārēķinās, ka tas jau ir iekaisuma veicinošs uzturs. Ja mēs pusi neveselīgi, pusi veselīgi, ja tas ar to nav pietiekami. Sevišķi mūsdienās, kad cilvēki ir nenormāli slimi, būsim reāli, paskatieties visapkārt. Apskatieties uz cilvēkiem, kas jums ikdienā atrodas apkārt un izsaciniet, cik ļoti šis cilvēks ir veselīgs. Jebkurš liekais svars uz ķermeņa vairs nav par veselību. Ja? Tātad organismā krājās toksiskais piesārņojums, toksīni krājās taukšūnās. Tāpēc viņus ir tik grūti nomest, tāpēc ir jojo efekts, tāpēc visu laiku viss nāk atpakaļ, jo mums nav zināšanas, ka ir jātīra organisms. Es neko ēdienā negribu mainīt, man tur ir manas vājības, es nevaru bez saldumiem un tā tālāk un tā tālāk. Organismu netīru, zarnu traktu nekārtoju, tāpēc arī nevaru nekad neko dzīvē mainīt. Ja? Mazliet parunāsim par to, kā mēs saskāpstam. Es jau tā kā esmu daudz pastāstījis, pieminējis, bet man te ir mana prezentācija. Ja? Tātad ūdens līdzsvara pārkāpums organismā, ka mēs nedzeram. Skābu produktu un dzērienu lietošanu uzturā, ja, kad mēs dzeram visu, ko nevajadzētu dzert, gāzētie dzērieni, gāzētie ūdeņi, saldinātie dzērieni, kafija ir ļoti skābs pH, kafijai ar pienu, bez piena, ar cukuru, bez cukura, kafija ļoti skābs pH.
Ja mēs dzeram kafiju, pēc 20 minūtēm apmēram sabiezē asinis, un, lai organisms spētu neutralizēt šo skābo vidi organismā, viņš ņem sārmainās minerālvielas no mūsu resursiem, tad no kauliem, no muskuļiem, no sirds muskulīša paņems, ja, visur, kur var dabūt, viņš paņem sārmainās minerālvielas, rezultātā cilvēkiem ir magnija deficīta simptomi patstāvīgi. Lieto magniju, bet staigā ar simptomiem apkārt, ja, jo vienkārši patstāvīgi skalojās ārā viss, ja. Nav jēga lietot kaut ko, ja tu nenovērs šīs vielas zudumu organismā, ja? Kā ar tējām. Nesaldinātas zāļu tējas ir ok, bet viņas nav sārmainas, ja? Jo vārīts ūdens pats par sevi ir nedzīvs ūdens, un viņas parasti gatavo ar vārītā ūdenī. Ja? Melnā tēja, zaļā tēja, rafinētās tējas, kas ir no lielveikalu plauktiem ar līmīti salīmētajos maisiņos, ja, arī nebūtu gluži tas, kas būtu jādzer. Ja. Labāk kaut ko dziedinošu, zāļu, augu, pašu lasītu savā pļavā, neskartā, ja, kur netiek nekas miglots, tas būtu vienmēr vislabākais. Vai var pāris vārdos pastāstīt par oksidatīvo stresu? Neesmu šodien gatavojusies, mēs par locītavām runājam, bet oksidatīvais stress, tas ir ķermeņa iekšējais vispār stāvoklis, kad mēs neesam savās konstantēs, ja. Tātad spiediens nav normā, hormoni nestrādā normā, viss ir izgājis no ierindas pa lielam. Tad mums ir šī te oksidatīvā sistēma, kad ir brīvie radikāļi un ir antioksidanti. Ja? Organismā jābūt visam ir balansā. Mums ir sistēma, kas balansē katru dienu. Kā mēs varam palīdzēt savai sistēmai regulēt šo te oksidatīvo stresu? Pirmkārt, nestresot, jo stress rada stresu, tas ir pats par sevi saprotams, ja. Stresa apstākļos mēs saspringstam, ja vēl kliedzam, tad vēders viss saspazmējās, ja. Cilvēks ir šitāds te un nav atslābis, bet mums visa dzīvība notiek, kad mēs esam tādā, plūsmiņā atslābuši, tādi forši, pozitīvi, pacelāti, labs noskaņojums, ja, tad mums viss ir kārtībā. Ja mēs ēdam veselīgu uzturu, tur ir antioksidanti, ja, kas ir zaļumos, dārzeņos, ogās ļoti daudz ir. Ar augļiem arī tā, ja, nepārāk daudz, ja, bet būtībā antioksidanti ir uzturā, bet mēs mūsdienās jau vairs nevaram uzņemt tādā daudzumā šos te antioksidantus, lai mums nebūtu šis oksidatīvais stress, ja? Jo brīvie radikāļi mums veidojas organismā no vides, kurā mēs esam smēķēšana blakus, ja? No stresa rodas brīvie radikāļi, no saules pārmērīgas ietekmes, kad ir pa daudz, ja? Brīvie radikāļi, no izplūdes gāzēm, no dažādas ķīmijas, kas nonāk organismā, bojā mūsu šūnas, un šīs te bojātās šūnas sāk izdalīt brīvos radikāļus, kuri savukārt bojā mūsu šūnas atkal. Un antioksidants ir tas, kas tam brīvajam radikālim iedod to trūkstošo elementu, ko viņš meklē mūsu šūnās, tādā veidā neutralizējot šo te brīvo radikāli, ja, un tā izlīdzinās šis oksidatīvais stress, ja. Varbūt mēs nekliedzam, varbūt mēs esam ieturēti, smuki mākam tik galā ar savām emocijām, bet tāpat tās ķermenis ikdienu izjūt ļoti lielu stresu par jebko, ja. Vienīgi kā mēs uz to reaģējam. Jo trakāk reaģējam, jo lielāku stresu radam savam ķermenim arī mēs paši. Jo mazāk reaģējam, jo mazāk stress rodās no mūsu reakcijas. Ja? Viss rada stresu būtībā. Jau kaut kur jāskrien, jāsteidzās un tā tāļa. Pārāk daudz gaļas uzturā. Gaļā ir ļoti daudz atkritumu produkti, kuri arī ir jāpārstrādā. Nevelti rodas pie podagras urīnskābes sāļu organismā, kurus ir grūti izvadīt. Ja? Tātad urīnskābe, kura ir jāizvada, tātad skābe, ja. Liels ātro ogļhidrātu patēriņš uzturā, arī tas saskābina organismu. Nepietiekams augļu un ogu dārzeņu zaļumu patēriņš uzturā, jo nav šis te balans, nav antioksidanti, no kā tātad neutralizēt to visu. Alkohols ļoti saskābina organismu. Smags fizisks darbs vai pārmērīga sportošana, ja, jo organismā izdalās pienskābe, kas arī saskābina ļoti organismu, ir jāmācās arī izvadīt šo te pienskābi, tātad pēc fiziskām aktivitātēm. Gan pirms ir iesildīšanās, gan pēc ir atsildīšanās ārkārtīgi svarīgi, ja. Ir arī, piemēram, antioksidanti, ko var lietot, lai palīdzētu izvadīt pienskābi. Man ļoti patīk H-500, superīgs produkts, kopš es lietoju regulāri šo te antioksidantu kompleksu. Man pēc skriešanas nekad nesāp muskuļi. Reizēm es sāku izlaist atsildīšanos, jo man patīk ietaupīt laiku. Zinu, tas nav veselīgi, bet ja tu nejūti to pienskābi vairs, ja. Gaisa piesārņojums arī tāpatās, un, protams, arī stress. Tam ir tāda forša bildīte, ko es varu parādīt par to urīna krāsu, mēs runājām, ja. Tad šeit ir ļoti laba urīna krāsa. Šeit jau paliek sūdīgāk, līdz pašā apakšā ir galīgi slikti. Ja? Šādam urīnam nav jābūt. Viņam nav jāputo, viņam nav jāsmird. Urīnam jānāk ir bez īpašas smakas ārā un viegli dzeltenā tonī. Ja? Un tad, attiecīgi, tas būs viss harmoniskāk priekš mums. Bez sāpēm jau no kaifa un nezinu, vai es trenējies. Oi, nē. Zin kā, ir tas kaifs, ka tu jūti, ka tavi muskuļi ir bijuši slodzē.
ka tu jūti muskuļus, bet viņi nesāp, jo nav par daudz, kas par daudz, tas par skādi. Tā, baks dodās prom un neklausās, ja nāk miegs. Tad mana info nav priekš tevis. Paldies, būšu pozitīvāks. Jā, meditācijas, elpošanas, darbs ar sevi, pozitīvu mindset, labas grāmatas, neskatīties ziņas viennozīmīgi. Ja? Ar sevi jāstrādā ar katru dienu, vislabāk veidot pašam savu vidi apkārt, kas mums liek justies labi, harmonijā, un līdz ar to arī nav tas stress tāds. Ja? Es ziņas principā pēc vienkārši neskatos, un man reizēm žēl, ka man citreiz iekrīt vienkārši ziņu lentē, Facebookā kaut kāds atkal sviests no politikas. Es tad mēdzu atsekot arī cilvēkus, kuri ar to dalās, jo es veidoju savu informatīvo lauku sev apkārt. Neviens cits. Ja? Neviens cits. Super, Rihard, prieks. Bet putojoši šurīn sanāk akne izveda par daudz olbaltumvielas. Jāskatās detaļās, es no galas. Es neesmu staigājoša enciklopēdija, piedodiet, ja? Bet putojoši tas nav ok. Tas pat ļoti nav ok. Izveda kaut ko, kam tur nav jābūt, protams. Kā organisms regulē skābes ārmu līdzsvaru? Kalcijs tiek ņemts no kauliem, tas var izraisīt osteoporozi, ja? Tad skāba vide mums var izraisīt osteoporozi. Magnīs tiek paņemts no muskuļiem, rodas krampji, muskuļu sāpes un pat sirds nepietiekamība. Sirds pārsitieni, sirds tāda kā pātrināta darbība, bieži tāda sajūta, ka magnīs jau trūks, ja, kad tā kā žņaudz pie psihoemocionālām pārslodzēm sirds rajonā, tā kā žņaudz un sāp un tādas interesantas sajūtas vispār, ja. Kālijs tiek paņemts no muskuļiem, arī sirds ir muskulis, un tas var izraisīt aritmiju. Nātrijs tiek ņemts no asinīm, cilvēkam nepārtraukti gribas kaut ko sāļu, starp citu arī, ja. Un skābes vispirms tiek neutralizētas, un tikai pēc tam tās var tikt izvedītas no organisma. Celulīts, starp citu, tie ir saskābuši taukāli, dāmas, ja. Sāļu nogulsnes neizvedītas skābes no organisma savukārt. Un par ūdeni mazlietiņā. Ko tad es ikdienā dzeru? Kas tad ir tas mans dzīvais sārmēnais ūdens? Ko es dzeru jau 3,5 gadus? Ūdeni es iemācījos dzert 31 gada vecumā. Pirms tam es vispār nedzēru ūdeni, jo man vecāki par to neko nestāstīja, un tā tas ir lielākai daļai cilvēku. Man bieži aizpildus konsultācijām cilvēku veselības anketas un norāda, ka dzer mazāk nekā 1 litru dienā, bet, ja pie 1,60 m normālais ūdens daudzums ir 1,800 m, ja? Un pie 80 kg tas ir 2,400 cilvēkam apmēram, bet viņš izdzer 1 litru dienā. Kā jūs domājat, kas notiek ar asinsriti, kas notiek ar limfātisko sistēmu, kas notiek ar kuņģa skābi, kas notiek ar žulti, kas ir šķidrums, ja, kas izvada šos te toksīnus no aknām, pa naktī akni strādā, visu filtrē, un tad tur biezs viss ir, bieza žults, un nevar izvadīt ārā to visu to zampu no turienes, jo tu nedzer vienkārši ūdeni, un pa kādu organismu attīrīšanu mēs varam runāt, ja tu nedzer ūdeni. Par nekādu, 0. Un tad ir žultsakmeņi, un tad ir nierakmeņi, tad ir visādi akmeņi, jo šiem te šķidrumiem ir izmainījies sastāvs. Sāļu sastāvs ir mainījies, un tādā veidā sāk veidoties šie te akmeņi. Ja mēs nedzeram, mēs ietekmējam to, kādi akmeņi mums organismā un kāpēc vispār radīsies. Ja? Tad ir ārkārtīgi svarīgi vēl atgriezties pie šī te ieraduma ūdens dzeršanai. Ja? Un, ja sastāvdi ir atūdeņoti, tie būs trausli, lūstoši, neelastīgi un pakļauti izžūšanai. Plīsīs mugurkaula diski un plīsīs arī saites. Tātad top 1 ir dzert ūdeni, top 2 nestresot, top 3 veselīgs dzīvesveids, top 4 kustības un dzīves prieks un mobilitāte vienmēr. Ja? Ūdenim ir jābūt tīram, drošam, ar tīru informatīvo atmiņu. Ja? Ūdenim jābūt sārmainam, pH ideāli no 7 līdz 8, ja? Nevis skābām, kas ir gāzētie minerāli ūdeņi, tur 3-4 pH, ja? Vai ļoti, ļoti sārmainam, ja? Kas ir 9 un augstāk pH, ja? Kas arī ir vēl viena galējība. Ja? Ūdenim ir jābūt mineralizētam, nevis pliks dzeramais ūdens, kaut kāds krāna ūdens, bet reāli mineralizēts ūdens. Ja? Viņam nevis jābūt ir stipri mineralizētam, bet vidēji mineralizētam, jo, piemēram, boržomī var dzert kursa veidā pa nedēļai 2 pēc tam, kad jūtam, kad minerāli vielu trūkst, ja? Bet ikdienā boržomī nebūs piemērots ūdens, ko dzert visu laiku patstāvīgi. Ja? Ūdenim ir jābūt negatīvi lādētam, šis pieklibo lielākai daļai ūdeņu, avotu, krānu, vidēji pilsētas krānu ūdeņiem ir plus 200. Mēs bijām īrijā, es nebiju, man kolēģe bija īrijā ciemos, viņa mērīja krāna ūdeni plus 400. Šāds ūdens atbilst chlorētam baseina ūdenim. Tādu ūdeni vispār nedrīkst dzert. Tikko bijām Bulgārijā, tur bija plus 170. Man mājās ir plus 80, kas ir tāds ļoti, ļoti labs ūdens krānā, ja, bet mēs dzīvojam Lietuvas pierobežā, mums ir bioloģiskā ūdens attīrīšanas iekārta, mums ir, kad mēs ievācāmies dzīvoklī, nomainītas pilnīgi visas trubas, ja, uz plastmasas no metāla, kaut kāds tur, nezinu, speciālā plastmasa. Ūdeni mēra ar oksidēšanās, reducēšanās potenciāla mērītāju, tādu var iegādāties internetā, Latvijā viņu nevar nopirkt, diemžēl, bet var atrast AliExpress, piemēram, viņu gan ir nepieciešams nokalibrēt.
Un tad, kad mēs mēram šos te ūdeņus, pudeļu ūdeņiem nevienam nav mīnusi, lai dabūtu šo te pudeļu ūdeni, ko mēs varam darīt. Mēs varam, lai dabūtu sārvainu dzīvu ūdeni ar ORP mīnusā, mēs varam pievienot šādu te minerālu vielu kompozīciju, koralmaini, kas ir koraļu kalcijs, kas izmaina ūdens sastāvu, piešķir informatīvo atmiņu, piešķir pareizo sārmainību, samazina virsmas spraigumu. Kas ir virsmas spraigums? Piemēram, sudraba lode un ūdens lāse. Ūdens lāsē ir zemāks virsmas spraigums, tādēļ lāsīte iesūcās. Sudraba lodīte ripo kā lodīte pa galdu, pa grīdu, jo viņai ir augsts virsmas spraigums, un šāds nevar iesūkties. Ja? Un arī mūsu dzeramajiem ūdeņiem var būt augstāks vai zemāks virsmas spraigums. Jo zemāks virsmas spraigums ūdenim, 43 dini, ja es pareizi atceros, jo labāk šāds ūdens iesūcās šūnu membrānai cauri un nonāk mūsu šūnu telpā. Super, vienu brīdi lietoju, kad veicu attīrīšanās kūri. Jā, šāds ūdens būtu jālieto ikdienā patstāvīgi, jo tas ir atbalsts, kā mēs varam sārmināt savu organismu, kā mēs varam atbalstīt savu organismu ar minerālvielām, jo sastāvā ir 69 mikro, makro elementi, minerālvielas, jā. Būtībā pēc sastāva tur ir viss, kas ir nepieciešams kaulu veselībai ikdienā, jā. Un ūdenim jābūt arī strukturētam. Strukturēts nozīmē, ka tur ir pareizas formas ūdens molekulas, 6 stūra zvaigznīte, nevis 5 stūra zvaigznīte, ja, un ir dažādi pētnieki, japāņu pētnieki, kas ir pētījuši ūdens struktūru, ūdens molekulas, sasaldējot, atsaldējot, sasaldējot tur ar kaut kādu priekšmetu kopā, ja, un var redzēt, ka ūdens uzsūc informāciju. Ja, paturot ūdeni ar kaut kādu priekšmetu kopā, pēc tam sasaldējot, fotografijās var redzēt to priekšmetu ūdens kristālos. Ja. Tas vienkārši ūdens pasaule ir fenomenāla. Tur ir tik daudz ko izpētīt, ko izzināt. Latvijā praktiski par to neviens nerunā. Es zinu, kaut ko stāsta Dans Volevaks, kuram arī ir fantastiska informācija par ūdeņiem. Jā, man ir ierīce, ar ko izmērīt. Ir iespējams Rīgā sarunāt un izmērīt. Mums ir vairāki kolēģi, kuriem ir šāda oksidēšanās, reducēšanās potenciāla ierīce, bet viņi nav dārga. Viņi maksā 20 eiro. Un mēs arī braukājam pa Latviju ar dažādām lekcijām. Pagājušajā gada septembrī es biju Aglonā, mēs mērījām Aglonas avota ūdeni, tur bija plus 120. Dzīves ūdens nav, bet garšīgs, smaržīgs, veldzējošs, visādi citādi. Viņš ir foršs tas ūdentiņš, ja? Bet vietējā agloniece mūs aizveda uz citu vietu, kur bija aka, un tajā akā bija plus 100. Labāks ūdens nekā svētavota ūdens. Saprotiet, ja cilvēki brauc uz vietu, kā ikonisku vietu, kur smeļās, jā, šo te ūdeni, ved uz mājām plasmasas pudelēs, kur ir bisfenols A, un tad piesārņojas tas ūdens ar šo te mikroplasmasu, jā, bet arī dzīvais ūdens, ja mēs pievienojam ūdenim koralmaini, ir jāņem vērā tāda nianse, ka viņš ir jāizdzer 8 stundu laikā, jo pēc 8 stundām šis te ūdentiņš arī paliek nedzīvs. Viņš ir, ja mēs no avota dabūnam labu ūdeni, viņu nevar glabāt ilgstoši plasmasas pudelēs. Vislabāk ūdeni glabāt ir stikla traukos, varatraukos arī ir, kas stāsta, ka ļoti labs ūdens ir. Jā, es personīgi pa varatraukiem neesmu mēģinājis, bet kādreiz tā darīju, senie latvieši, un ir kas dara joprojām, jā, un ir arī citas, protams, metodas, kā atdzīvināt ūdeni. Par citronu ūdeni, te bija jautājums iepriekš, es redzēju, ja citronu ūdens ir kā terapijas daļa, kad mēs pirms ēšanas tukšā dūšā dzeram glāzi citronu ūdens, kas starp citu palīdz normalizēt atviļņa problēmas, kuņģa skābes nepietiekamību, ja tā tad aktivizē gramošanas procesus. Nedēļas laikā cilvēki ar šādu te ieradumu var nokāpt no omeprazola, no nolpazas produktiem, ko iesaka gastroenterologi. Viņi neiesaka dzeriet citronu ūdeni, jo no citronu ūdens viņi neko nenopelna. Savukārt izrakstot medikamentus, notiek bizness. Ja. Ļoti daudz mūsu klienti, kas strādā ar uzturbagātinātājiem, ar organismu attīrīšanu, kas lieto uzturbagātinātājs ar šīm programmām, ņemot vērā šo ieteikumu, sākt lietot citronu ūdeni siltu citronu ūdeni tukšā dūšā pirms ēšanas, 15 minūtītes atbrīvos no šiem te kuņģa dedzināšanas problēmām. Ja? Ar kādu ūdeni taisīt koralmainu ūdeni? Vislabāk taisīt ar pudelēto ūdeni tomēr, ja? Vai labu avota ūdeni. Krāna ūdens ir tehniski šķidrums, to nevajadzētu ikdienā dzert. Man ļoti patīk zaķumuižas ūdens pēc elektrolīzes mērījumiem. Tie ir vislabākie ūdeņi. Es sameklēšu vispār visu to sarakstu nosaukšu, jo mēs esam sākuši par to runāt. Man kaut kur ir pierakstos. Pēc elektrolīzes rādītājiem vislabākie ūdeņi Latvijas veikalos ir zaķumuiža, Lielbāta, Ķekavas avota ūdens. Tūlīt pastīšos, man te jābūt sarakstiņam veselam. Un kas ir elektrolīze? Elektrolīze ar tādu kā vārīšanas iekārtu ar tādiem dzelžiem, dakšām vārās ūdens, un tad viņi paliek melns vai dzeltens un parāda, cik daudz ir smagie metāli un dažādas piemaisījumi ūdenī iekšā. Ja, un vistīrākie ūdeņi ir bijuši, mangaļi, starp citu, ir visriebīgākais, netīrākais ūdens, ko varētu vien dzert, jo tur ir pilnīgi melns pēc elektrolīzes pārbaudes, ja. Tā, tūlīt, kur es meklēju savu sarakstiņu ar ūdeņiem. Tātad,
no veikalā nopērkamā ūdens piedāvājuma Latvijā bez piemaisījumiem smagajiem metāliem pēc elektrolīzes rezultātiem ieteicams izmantot ir Zaķumuiža, Neptūnas, Everest, Venden līdz 1,5 litram tilpums. Tiptop lielbāta. Neiesaka krānu ūdeni, jo tas ir tehnisks šķidrums, ja? Siltu sodas ūdeni tukšā dušā, ko par to sakāt? Man vispār nepatīk soda, es teiktu. Man personīgi, bet es neesmu pētījusi, cik tas ir labi, cik tas ir slikti. Es zinu, ka ir cilvēki, kuri pie kuņģa dedzināšanas izvēlās lietot sodas ūdeni, un viņiem palīdz, ja? Man nepatīk soda kā soda, jo viņa ir balināts, rūpnieciski apstrādāts produkts. Es vairāk dotu priekšroku tam, kas nāk no dabas. Man ļoti labi patīk koralmaiņas miltiņas, kas uzlabo ūdeni, dod šo te sārmēnību. Un garšo jauki, patīkami, neitrāli. Sodas ūdeni vispār es nemīlu dzert sodas ūdeni, ja. Esmu kādreiz arī praktizējusi, bet es nejūtu nekādu pievienoto vērtību tam visam. Man personīgi nepatīk. Bet es nesaku, ka tas ir slikti. Varbūt kādam tas arī palīdz, ja. Tā, kur var to ierīci dabūt, ar ko mēra ūdeni. Tātad tas ir oksidēšanās, reducēšanās potenciāla mērītājs, un var viņu atrast internetā no ārzemēm pasūtīt. No AliExpress es arī, man liekas, skatījos Temu ir. Klienti prasīja, var, ja, maksā vidēji 20 eiro. Kā ar ābolu etiķa ūdeni, ja tas ir dabīgais ābolu etiķis, ja, ar visiem biezumiņiem, nerafinētais, līdzīgi kā citronu ūdens 15 minūtes pirms ēšanas tukšā dušā ļoti labi palīdz uzlabot gremošanas procesus un arī ļoti labi palīdz mazināt glikozes kāpumus. Ja mēs gribam ēst ogļhidrātus vai kaut kādu našķītu apēst, tad šis ir ļoti labs ieradums, ar kuru mēs palīdzam, tā teikt, šim cukura kāpumiem notikt lēzenāk. Ja tas tāds lifehacks no glikozes revolūcijas, starp citu autores grāmata ir ļoti laba, kur tas viss arī ir aprakstīts sīki un smalki. Atgriežamies pie locītavu veselības, jo es jau gribu virzīties pie beigām. Ja, tad ūdens ir jādzer. Ūdens ir jādzer kvalitatīvs, lai ūdens arī kaut ko dod, nevis tikai ņem, ja, jo ūdenim ir šie te saucamie klāsteri, jeb kabatas, kur tīrs ūdens būs ar tukšiem klāsteriem. Tur iekšā nav nekā. Viņš dodās uz mūsu šūnas telpu, paņem toksīnus un izvada ārā. Ja mēs dzeram citronu ūdeni, tējas un visādus šķidrumus ar pievienotu kaut ko šajās klāsteru kabatās, viņas ir ciet. Viņas nevar paņemt un izvadīt kaut ko prom. Viņas kaut ko nes. Ja, tātad zāļu tēja nesa bioloģiski aktīvas vielas priekš mūsu organisma, bet nebūs vairs šī te attīrošā funkcija. Tas ir divas dažādas lietas. Ja, tad tīrs, kvalitatīvs, mineralizēts, sārmains ar negatīvu lādiņu ūdens, tas būs viss tāds efektīvākais. Man starp citu ir arī video par pētījumiem daktaris Pollaks, Vašingtonas laikam pētnieks, ir atklājis, ka mūsu organisma iekšpusē ir ūdens 4. fāze. Koralmaina ūdens pēc visiem parametriem atbilst šai 4. fāzes ūdens parametriem. Tad šāds ūdens ir vistuvākais tam, kas ir mūsu organisma iekšpusē nepieciešams mūsu šūnām. Tādēļ jau dažādu nedēļu laikā cilvēks sajūt, kā mainās pašsajūta veselība, ja, tad, kad mēs uzsākam dzert ūdeni un skalot šo organismu, nevis tikai vienkārši padzerties, jo es esmu nedzērusi ūdeni līdz 31 gada vecumam, sēdējusi 5 kafijām dienā. Šī tik te ūdens pa dienu vakarā jau bija ļoti izkaltusi mute, bet vispār man neslāpa, man vispār negribējās dzert, jo šis te slāpju mehānisms ar gadiem vienkārši viņš pazūd, viņa nav, viss, ja tu nedzeri, tev arī ķermenis neprasa. Un es esmu dzirdējuši tos viedokļus, kad jādzer tikai tad, kad prasās. Muļķības, tas ir bullshits, vienkārši ķermenis vairs nejūt ar laiku neko. Tāpat kā ir insulīna rezistence, ja mēs pa daudz lietojam ogļhidrātus, cukurus, insulīns patstāvīgi ir augsts, veidoja šī te insulīna nejūtība, mūsu šūnas vairs nevar uzņemt glikozi tā kā vajag, un ir insulīna rezistence. Tāpēc, ka ķermenis nejūt vairs, nevis tāpēc, ka mums tur vajadzētu vai nevajadzētu kaut ko, ja. Nu, lūk, un ūdens dzeršana tieši tāpat cilvēks vienkārši vairs nejūt, ko viņam vajag, un tāpēc arī nav slāpes, pazūd vienkārši šī nepieciešamība ziņot par to, ka ir jāpadzerās, ja, jo cilvēks ignorē ilgu laiku, ignorē šī ķermeņa pamata vajadzības. Nu, lūk, tad man ir bijis periods, kad es dzeru ļoti daudz ūdeni, parastu ūdeni no krāna, bet situācija ir tāda, ka dzerot vienkārši parastu ūdeni, visu laiku gribās iet uz toleti, visu laiku gribās čurāt, visu laiku ir pilna kuņģa sajūta, visu laiku ir diskomforts, tu jūties kā uzblīdis, kā piepūties, man ļoti riebās tā sajūta, bet es dzēru, jo man bija jādzer, jo man fitnesa treneris iemācīja, cik svarīgi ir dzert, ja tu gribi notievēt, tev ir jādzer un mazāk ir jāēd, līdz riebumam, man tas vienkārši nereāli riebās. Līdz brīdim, kad es sāku dzert koralmainu ūdeni un es sajūtu atšķirību. Pirmkārt, es iemācījos dzert viņu tukšā dušā tikai, un es sapratu, kāpēc, jo es esmu arī pētījusi, kā vispār strādā mūsu gremošanas sistēma, kāda ir cilvēka fizioloģija, kurā brīdī, kur un kā uzsūcās ūdens. Ūdens uzsūcās taisnajā zarnā, tievajā zarnā, zarnās. Ūdens neuzsūcās kuņģī. Kuņģis ir ciet, tur aizslēdzās sfinkteri, notiek gremošanas procesi, viss tur ēdiens kuļās un vaļājās. Ja mēs padzeram ēšanas laikā, tas ūdens tiek sajaukts ar visu ēdienu, un tur viņš arī kā tā zupa, kā ķīselis, vairs nav tukšie klāsteri, viss ir pilnīgi savādā. Tad, kad mēs dzeram ūdeni tukšā dušā, ļoti, ļoti siltu, pareizi ar visiem šiem te pareizajiem elementiem, viņš uzsūcās zarnu traktā, jo ūdens ir tas elements, kurš nav jāgremo, tur nav ogļhidrātu, olbaltumvielas, tauki, kas būtu jāsašķeļ, kuņģa skābe neizdalās, ūdens nonāk neskats zarnu traktā, tur viņš sārmains smuki uzsūcas un ļoti ātri
apgādā mūsu šūnas ar skābekli, ar vitamīniem, minerālvielām un uzlabojas vispār asins sastāvs. Tā kā ir jāmāk pareizi dzert. Nav šī skraidīšana, man pat ir sajūta, ka es uz tolīti eju retāk, un man prasās dzert mazāk nekā tad, kad es centos tur grūst sevi iekšā. Un nekad nav glung sajūta, kad es eju skriet, pat padzērus ūdeni, jo ūdens ir zārnās, nevis kuņģī stāv iestrēdzis, ja? Nu, tas tā, no manas personīgās pieredzes. Vai ir pareizi dzert ēdienreizē vai labāk pēc tam? Labāk pēc tam tukšo dušu. Kāpēc? Jo, pirmkārt, korālmēna ūdens ir sārmeņs. Sārmeņs neutralizē skābu, ja? Atšķaida kuņģa sulu. Ja mums ir nepieciešama kuņģa sula, lai sagremotu ēdienu, tad izdalās fermenti, tad viņai ir jābūt tādai, kāda viņa ir. Nav jāliek pa virsmu sulas, ķīseļi, kompoti, ūdens, nekas nav jāliek pa virsmu. Ja cilvēks dienas gaitā dzer pietiekami daudz ūdens, arī siekalas ēšanas laikā neko nedzerot, izdalās kuņģa skābe, viss barības acis, viss strādā lieliski. Nav obligāti jāēd zupas un jāliek kaut kas tur virsū. Arī ēdot sausu ēdienu, salīdzinoši sausu, ja tur gaļa, tur graudaugi, dārziņi un tā tālāk, ja kas nav zupa. Tur ļoti smuki, viss siekalas ir, viss gremojās, viss aiziet lejā tā kā vajag. Nav visu laiku jādzer virsū. Ja cilvēks nevar pārēst neko nedzerot virsū, tad viņam jau trūks šķidruma balansa organismā. Neizdalās siekalas, fermenti, enzīmi, kuņģa skāve, žults, nekas no tā normāli nestrādā. Un visu laiku tā prasība kaut ko liet virsū. Protams, ar gadiem arī tas viss veidojas kā ieradums, un tad jāpiestrādā, lai tās neironu saites tur bišķi kaut ko pārslēgtu smadzenēs. Ja? Tad ir ārkārtīgi svarīgi saprast, kā strādā gremošanas sistēma, kur tā kuņģa skābe, kas un ko un kā. Ūdeni dzeram tukšā dušā, beidzam dzert 15 minūtes pirms sākam ēst, lai aiziet zarnās, uzsūcās tur viss ūdens. Pēc 15 minūtēm apēdam savas brokastis, varam dzert kafiju, tēju, sulu, ja galīgi nevaram bez. Man vairs to visu neprasās, paldies, es varu iztikt. Paiet pusotra 2 stundas, sajūtam, ka tā kā gribās ēst, sākam dzert nākamo ūdens porciju. Ja? Tādā veidā veidojas ļoti smuks režīms, kad tev ir maltītes, tev ir ūdens dzeršanas laiks, pa vidu starp ēdienreizēm nav našķošanās. Ja ļoti gribās našķoties, to dara pēc brokastīm, pēc pusdienām, pēc vakariņām. Ja? Man dabīgi ķermenis pārgāja uz 2 ēdienreizēm dienā, un es jūtos ļoti komfortā ar to visu. Protams, ir jāsaprot arī, ka pa 2 ēdienreizēm dienā un īstenībā arī pa 3 ēdienreizēm dienā tu nevari 100% uzņemt visas uzturvielas, un tad ir jālasa ķermeņa signāli, lai saprastu, kādi vitamīni, kādas minerālvielas varbūt labās augstskābes, kas trūks tavā uzturā, kas trūks tavam ķermenim, ja, un ķermenis stāsta, ļoti stāsta. Manā gadījumā, piemēram, es pagājušajā gadā izdzēru kolagēnu. Pagājušajā gadā jūnijā izdzēru kolagēnu. Pirms mēneša sāku just, ka man sāk šķelties nagi. Tā tad ir laiks kolagēnam. Ja? Nav jādzer kolagēns katru dienā, mēnešiem, gadiem ilgi. Ja tas ir ļoti labs kolagēns, viņš tev iedod resursu, ilgam laikam pietiek, jo labs kolagēns izstrādā arī paša kolagēna sintēzi, nevis visu laiku jāmalc iekšā. Ja? Un mans rezultāts bija uz 8, 9, 10 mēneši. Man bija rezultāts no viena kolagēna kursa. Bet tas, protams, nav lēts kolagēns, tas nav pulveris, tas ir kaut kas cits pavisam, ja, tripeptīdu kolagēns, kas ir tik mazas molekuliņas, ko ļoti ātri un efektīvi uzsūcas mūsu šūnās, par 60% labāk uzsūcās nekā parastie peptīdi, kur ir stipri vairāk molekulas, kas ir jāsašķeļ organismam, un gremošanas procesos vienkārši pazūd lielākā daļa no kolagēna, ko mēs esam uzņēmuši. Būtībā vējā izmesta nauda, ja. Vienreiz kārtīgi nākošo tēmu Elīnīt kolagēns, jā, par kolagēnu arī ir ļoti forši ko stāstīt. Un kolagēns ir būtisks arī pie locītavu veselības, ja. Mēs jau atkal esam aizplūduši ne tur, un tūlīt pārslēgšu, kas man te plānā vēl bija jāpastāsta. Nu jā. Un kāpēc vispār runājam par šūnām, par šūnu līmeni, par šūnu barošanu, par veselību šūnu līmenī, jo reku šī mūsu šūna, ja, šeit mēs redzam šūnā iekšā mitohondriju, kas ražo arī enerģiju mums, ja. Ja šūna nesaņem visas uzturvielas, kas mums ir nepieciešamas, viņa nevar pareizi atjaunoties. Nebūs tās enerģijas, ja. Tāpēc ir jāskatās uz visu ķermeni kopumā šūnu līmeni. Un man patīk arī šis slaidiņš, jo veselība sākas no šūna. Tad vispirms ir šūna, tad ir audi, jā, šeit audi, tad ir orgāni, tad ir orgānu sistēmas, un tikai tad ir organisms kopumā, jā, viens vesels cilvēks. Ja mēs skatāmies, kā strādā mūsdienu medicīna, orgānu sistēmu līmenī strādā, jā. Tad ir sirds problēmas, ejam pie kardiologa, ir guņģa problēmas, ejam pie gastroenterologa, ir vairogdziedzera problēmas, ejam pie endokrinologa. Viss ir sadalīts tā šņik pa kaut kādām daļām, bet neviens no viņiem neskatās šūnu līmenī, kas tur ar tām šūnām notiek, vai tur pietiek vairogdziedzerim jods, vai tur pietiek, nezinu, sirsniņai kālijs, magnijs, piemēram, jā, un vēl kas tur sirsniņai nepieciešams, jā, muskuļiem, kas ir nepieciešams parasti, jā, olbaltumvielas arī, kolagēns, tas pats, jā, un saiztaudi, lai mums stipri ir. Neviens neskatās šūnu līmenī, tāpēc arī ir tās problēmas, kad mēs ārstējam, simptomus novēršam, bet cēloņi nenovēršam, un visu mūžu mēs ārstējamies. Un šis tas slavenais teiciens pie ārsta, ko mēs dzirdam,
asinsspiediens, holesterīns. Jums tagad visu mūžu atlikušo līdz mūža galam būs jālieto šie te medikamenti. Nē, organisms spēja atjaunoties šūnu līmenī. Ja mēs strādājam šūnu līmenī, mums nav nekas jālieto visam mūžam, mīļie, ja? Galvenais ir vienkārši iedot resursu, kas visam mūžam ir nepieciešams. Un šis ir vēl viens mans mīļākais slaids. Man patīk ļoti salīdzināt mūsu šūnas ar šo te zivtiņu akvārijā. Ja, tā tad ir šūnas apvalks, ir kodols, ja, un ir ūdens nepieciešams mūsu šūnām, ir skābeklis nepieciešams mūsu zivtiņai šūniņā. Ja. Tāpat ir nepieciešama akvārija aizsardzība, ir nepieciešama šūnu barošana, zivtiņa ir jāpabaro arī, ja, un, protams, ir nepieciešams arī attīrīt akvāriju. Ja. Ja mēs tieši tik vienkārši skatāmies uz savām šūnām organismā, ņemam šo visu vērā un sākam organismu attīrīšanu, tad ļoti būtiski var uzlabot veselības stāvokli un arī nokāpt no dažādiem medikamentiem. Un no kā tad vispār ir jātīra organisms? Šodien, mīļiši, piedodiet, baigi garā lekcijas. Organisms jātīra no toksiskajiem smagiem metāliem, no vides, galvenokārt no pārtikas ražošanas procesā, folijas, plasmasas maisiņi, visādi iepakojumi un tā tālāk. Ja? Automašīna izplūdes gāzes, izlietotas baterijas, monētas, lētas rotas lietas, margarīns, katli un pannas, viss kaut kas. Ķīmiskie neiroantagonisti, chlors, florīds, zobapastas ar florīdi, ja? Herbicīdi, insekticīdi, fungicīdi, viss, ar ko apstrādā mūsu dārzeņus, zaļumus arī veikalos, ja mēs pērkam jau tā tālāk. Plastmasa, BPA, kas ir bisfenols A, jā, tas ir ļoti toksiska mikroplasmasa, kas nonāk mūsu organismā no pārtiks produktiem, to iepakojumiem, plasmasas trauciņi, jogurta iepakojumi, pudelētais ūdens, mīļie, limonādes un visādi tādi trauciņi, jā. Ķīmiskās pārtikas piedevas, skatieties lūdzu, lasiet ēvielas savos pārtiks produktos, aspartām, citronskābe, formaldehīns, mononātrija, glutamāts, krāsvielas, raugs, konservanti, dažādi krāsvielas, ēvielas un tā tālāk. Ja. Naftas ķīmija, krāsas, lakas, degviela, motoreļa gāze, ļoti daudz, kas ir mūsu kosmētikā, starp citu arī no naftas produktiem. Radiācija, lidojumi ar lidmašīnus, mobilie tālruņi, citas ierīces, rentgens, magnētiskā rezonance, jo mazāk, jo labāk, sadzīves ķīmija un kosmētika. Ja. Gaisa atsvaidzināt, viss, kur ir aroma, visi šitie te gaisa atsvaidzināti, aromātiskās sveces, veļas mazgāšanas līdzekļi, smaržas, losjoni, šampūni, dekoratīvā kosmētika. Iesaku izmantot Inci Beauty aplikāciju, būsiet pārsteigti, ja, kad visā jūsu krūtākajā kosmētikā, ko jūs pērkat par lielu naudu, ir 0 dabīgas vielas ar aizliegtām sastāvdaļām Eiropā un kur tik vēl nē, ja tur var atrast vienkārši brīnumu lietas. Nu, lūk, no kā jātīra organisms vēl, tātad baktērijas, rauga, sēnītes un helminti organismā nonāk, jā. Tas ir neatkarīgi no tā, kur mēs esam, ar ko mēs esam, cik mēs mazgājam rokas, tas viss pastāvīgi nonāk mūsu organismā, imunitāte ar to cīnās. Izdala organismā toksīnus, gala produktus, jeb atkritumvielas, kas mums no organisma ir jāizvada, tātad slodze mūsu izvadu sistēmām. Vīrusi, citomegalovīrus, herpes vīrus, Epsteina Barra vīrus un citi paveidi, jā, ļoti, ļoti daudz dažādi vīrusi. Vielmaiņas gala produkti, protams, arī mūsu organismā veidojas amonjaks, urīnviela, urīnskābe, pienskābe muskuļos, ja, brīvie radikāļi, žults pigmenti, holesterīna oksidācijas produkti, skatols, indols, amīni, tās visas ir indas, ar ko mūsu organisms katru dienu cenšas attīrīties. Šīs tā kā būtu ok, bet tad, kad mums ir smagie metāli un krāsas, lakas un tur, nezinu, toksisks darbs un mēs vēl to gāžam iekšā, ja, no visām pusēm, lēts apģērbs, kas sūcās, mikroplasmasas šķiedras kaut kādas mūsu ķermenī, ja mēs nesakojam līdz arī tam, ko mēs vēl matu krāsas, redzat, mīlu balināt matus, tātad regulāri saskaros ar ķīmijām, ja, kosmētika, viss no visām pusēm organismā iekšpusē vienkārši ir sastrēgums, totāls sastrēgums, ja, un ja nu mēs vēl vispār nedzeram ūdeni, nedomājam par organismu attīrīšanu, neēdam veselīgi, nu kā tad vispār tas viss, lai izvadās no organisma ārā, ja. Toksiskais adrenalīns un kortizols arī mūsu vielmaiņas rezultāts, ja. Adrenalīns, kas iegūts no emocionālo traumu kaut kādiem pārdzīvojumiem, ja, piemēram, tuvinieka zaudējums, nesaskaņas ģimenē, stress darbā, finansiālais stress tajā skaitā, ja mūžīgi pastāvīgi galvas sāpes par naudas problēmām, lasu ziņas, atkal stress, kortizols, ja paaugstināts organismā, tas kļūst ļoti, ļoti toksisks. Un, protams, arī medikamenti, kur atliekas paliek organismā un veido toksisko piesārņojumu, piemēram, antibiotikas, antidepresanti, pietiekaisuma līdzekļi, miega zāles, asinsspiediena zāles, medikamenti, vairogdziedzeriem, statīni un citi sintētiski medikamenti, tā ir slodze aknām. Ja mums ir aknu problēmas, pazīmes, ka akna nestrādā labi, tad jau ir jāņem vērā. Te man ir ļoti foršs slaidiņš par parazītiem. Baigi gari nestāstīšu, jo es gribētu jau pabeigt mūsu šīs dienas lekciju, tomēr arī, ja. Bet uzlikšu vienu tādu foršu slaidiņu. Nē, viņš ir pazudis, nebūs.
rezultāts, kad cilvēkam sāpēja locītavas un rezultātā tika atklāts askarīde ceļa locītavā, un tad, kad viņa tika izņemta ārā, tad attiecīgi ceļa locītavas sāpes vienkārši pārgāja kā ar roku noņemtas, ja. Candida albicans sēne, mīlsinoviālo šķidrumu, ja mums ir sēnīšu infekcija patstāvīgi, nagu sēne, ādas sēne, ja, ādas problēmas, kas arī liecina par to, ka Candida albicans sēne organismā ir vairāk nekā vajadzētu, ja. Sēne ir visiem organismām vienkārši cik par daudz ir, ja. Tad attiecīgi tas ietekmē arī locītavu veselību, ja, un jebkurš parazīts, tā ir ļoti liela slodze organismam, no tā veidojās gremošanas sistēmas traucējumi, zarnu trakta bojājumi arī veidojās, jo šīs te zarnu bārkstiņas tiek bojātas, ja mums pastāvīgi zarnu traktā ir parazīti, ja, veidojas iekaisuma procesi, un pie iekaisuma procesiem veidojas caurlaidīgo zarnu sindroms, kā rezultātā nonāk visā asinsritē iekaisumu veicinošas vielas, lipopolisaharīdi, tie paši citokīni, ja, sāk izplatīties pa organismu šie iekaisumi un nobāzējās mūsu locītavās, un tad no šā pēkšņi sāk sāpēt locītavas, ja. Nekas jau nekad nenotiek pēkšņi, tas viss jau ir gadi, vairāki gadi, kad mēs ignorējam, ka pūšās vēders, ignorējam, ka kaut kur ir kaut kāda, nezinu, caureja, kuru nevajadzētu būt, vai neiziet labi vēders, vai ir aizcietējumi, vai vēl kaut kas, ja mēs nekārtojam mikrobiomu, nekārtojam gremošanas sistēmu, patstāvīgi gastrīts, čūlas, helikobakterijas, nekas nestrādā, ja, un tad mēs brīnamies, kāpēc mūsu locītavas normāli nestrādā. Jo, lai notiktu saistaudu pilnvērtīga atjaunošanās, nepieciešami vitamīni A, B6, B9, C, E, D, K, kas ir vitāli svarīgi locītavu veselībai, ja. Tas viss sintezējas zarnu traktā mīļiem, viņam jābūt sakārtotam, tad ir glikozamīnoglikāni, chondroitīns, glikozamīns un hialuronskābe, mikroelementi, kalcijs, silīcijs, fosfors, magnijs, sērs, cinks, varš un mangāns, jūtat, ja, cik daudz ir vajadzīgs locītavām, un dažādas aminoskābes, ir sevišķi metionīns un lizīns, ja, un, protams, arī kolagēns ir vajadzīgs, kas arī ir aminoskābe, tieši locītavu saistaudu veselībai. Un vislabāk mūsu ķermenis var uzsūkt tās vielas, kas ir no dabas, dzīvnieki vai augi, ja, nevis kaut kādi sintētiskie vitamīni un neorganiskas minerālvielas, jo šūnas neatpazīst tādi vitamīni minerālvielas piesārņo organismu, bojā nieres un aknas, veido akmeņus, nosēžas uz asinsvadu sieniņām un tā tālāk visādi citādi vienkārši kaitē mums, ja. Un saistaudu atjaunošanās algoritms tad ir kustības, kvalitatīvs ūdens un uzturs, attīrīšanās caur limfātisko sistēmu un, protams, arī aizsardzība un pabarošana, ja, tā kā jāiedod ir viss, kas ir nepieciešams. Tad kāds ir risinājums, par organismu attīrīšanu ir vesels video, bet īsumā ir gatavs risinājums, ja, paku sistēma, kas ir 3,5 mēneši izejot. Tas ir toksīnu izvadīšanas programma, antiparazitārais kurs, kārto mikrobiomu, jā, labās baktērijas atjauno. Dziļā zarnu trakta tīrīšana ir tikai 3. pēdējais attīrīšanās solis, un noslēgums ir šūnu barošana. Jā, šobrīd es gaidu savu paku šūnu barošanu, gaidu savu arī hialuronskābi, kur es uzsākšu pēc 3. soļa, pēc attīrīšanās, vajag atjaunoties. Jā, kola vada nav pieejama, Lindiņa, sorry, nokavēju. Jā, tad risinājums ir, kas meklē, tie vienmēr atrod. Ja? Mums vēl līdz 10. maijam ir iespējams pievienoties izmaiņu savu dzīvi 90 dienās projektam. Ja? Var uzrakstīt man privāti, varam pievienot vēl paspēt rītā. Ja? Cits projekts mums būs no 20. maija slaiduma detoks, starp citu, ja kas uz tievēršanu tā kā koncentrējas, ja? Kur strādāsim ar glikozes revolūcijas paņēmieniem, starp citu arī, un Coral Detox Plus programmiņu. Kas, tā ir mana mīļākā, man liekas, visiem maniem klientiem mīļākā programma ir rozā kastīte. Ar to mums parādās enerģija, dzīves prieks, atgriežās, ķermenis sāk saņemt dzīvo ūdentiņu un ļoti, ļoti labi jūtās. Ja. Nākamais, par ko es gribu pastāstīt, noslēgums, ja, virzamies uz beigām, tad par hialuronskābi. Šeit parādīšu slaidiņu. Kas tad notiek ar gadiem ar hialuronskābi un kāpēc tad tās grumbiņas rodās? Ja? Pirmkārt jāsaprot, ka 20 gadu vecumā mums ir 100% hialuronskābes resursi organismā. Ja? 35 gadu vecumā mums jau šī hialuronskābe samazinās par 30–35%. 45 gadu vecumā 45–50% tie jau ir, jā, kur jau sāk parādīties grumbas. 55 gadu vecumā par 60–65% mazāk hialuronskābes organismā veidojās. Ja? Un tad kolagēns ir režģis, kas uztur to visu, un hialuronskābe ir saturs, sūklis, kas uzsūta šo šķidrumu mūsu organismā. Ja? Un ja mums nav neviens ne otrs, tad ir kā ir. Un tas, ko es gribēju padalīties, kas ir mans atklājums, ļoti daudziem cilvēkiem šis produkts ļoti patīk. Man ir tāds skaidrs no Guernsey salas, Anglijas sala, jā, tā ir, kas sūta bilironi jau vairākas reizes pēc kārtas. Jo, kā viņš saka, es beidzot varu braukt. Viņš brauc ar smago mašīnu, jā, un viņam nesāp visas smalas, pateicoties šķidro hialuronskābei. Šķidro hialuronskābi izgudros ir
šo tehnoloģiju, kā viņam var nonākt zarnu traktā un forši uzsūkties. Nils Dušeks, kas ir Vācijas zinātnieks, viņš ir veltījis 20 gadus sava aktīvā darba. Kopā veicis 1270 dažādus eksperimentus, 2000. Gadā veiksmīgi izmēģinājumi uz dzīvniekiem, sporta zirgiem, jo hialuronskābes izstrāde sākās ar sporta zirgiem, kuriem locītavas, ja zirgam locītavas ir čupā, viņš vairs nav derīgs skrējieniem. Un tika meklēts risinājums priekš dzīvniekiem un atradās risinājums priekš cilvēkiem. Ja. 2001. gadā jau bija pirmie veiksmīgi izmēģinājumi uz brīvprātīgiem sportistiem, un 2013. gadā bilrons tika oficiāli piereģistrēts kā uztura bagātinātājs, ko var lietot arī cilvēki. Ja. Un kas ir sastāvā? Sastāvā ir chondroitīns, kas kalpo kā būvmateriāls jauniem skrimšļa audiem, un hialuronskābe, kas ir svarīga sirnevielā šķidruma sastāvdaļa, kas nosaka tā viskozitāti, ja, lai mums būtu tā kā vajag. Un parādīšu vēl vienu slaidiņu, ļoti foršu slaidiņš, kur bija problēma ar hialuronskābi. Ja mums kaut kas nonāk zarnu traktā, tas viss sadalās mazās molekulās. Un, attiecīgi, sadalīšanās monosaharīdos notiek, tad, kad šī hialuronskābes molekula tiek izjaukta pa daļām un atpakaļ nesaliekās. Ja tas ir lielākā daļa uztura bagātinātāja, ko mēs ķipa lietojam hialuronskābi, bet notiek šis. Viņa izjūg, molekula ir izjaukta un nekādu rezultātu īsti nedod. Ir ēntie uztura bagātinātāji, ko cilvēki lieto, un rezultātu vienkārši nav. Bilurona unikalitāte ir tāda, ka molekulas struktūra tiek saglabāta. Viņš ir atklājis patentētu tehnoloģiju, kā rezultātā pēc zarnu trakta apstrādes molekula atpakaļ pārveidojas par hialuronskābi. Un tālāk jau var uzsūkties attiecīgi. Tālāk jau bilurons var superīgi uzsūkties šūnu līmenī. 24 stundu laikā, 15 minūšu laikā viņš nonāk asinsritē, 24 stundu laikā nonāk limfātiskajā sistēmā un 3 līdz 5 mēnešu laikā šķidrā hialuronskābe nonāk visā organismā. Mēnesi dzeru, iedarbība 3 līdz 5 mēneši. Ja ļoti nopietnas deģeneratīvas problēmas, artrītes, ostroze un tā tālāk, ja vairāki kursi gadā tas būtu ideāli, ir ļoti daudz veselības rezultāti, kad cilvēki paglābjās no operācijām, no gūžas operācijām, lietojot šķidro hialuronskābi, ja. Un kad ir ieteicams lietot šo šķidro hialuronskābi, kad krakšķi locītavas veicot kustību, jā, tas jau tāds ir pavērsiens, kam jāpievērš uzmanība, kad ir diskomforts un sāpes locītavās slodzes laikā, rīta stīvums locītavās, ierobežots kustības locītavās, mugurkaula starp skriemeļu disku patoloģijas, protrūzija, izvirzījums, nosēšanās, arī pie diska trūces droši var lietot, ja. Rehabilitācijas periodā pēc locītava operācijām palīdzēs ātrāk atjaunoties jūsu saistaudiem. Ja ir iedzimtas X veida un O veida kāju izliekums bērniņiem, podagra, starp citu kompleksās terapijas sastāvā, ja ārsta ieteiktā terapija plus hialuronskābe palīdzēs pie podagras, un bilurons baro un atjauno skrimšļa audus, samazina stīvumu, uzlabo locītavu kustīgumu, aktivizē sava sinoviālā šķidruma izstrādi, parādīšu šo te tabuliņu, nezinu, vai jūs varēsiet redzēt tās krāsiņas, respektīvi, kas notiek? Ar gadiem, ja mums hialuronskābe sāk samazināties, rekur zemāk paliek, ja. Ja mēs lietojam biluronu, mēs rekur klāt šeit biluronu lietojam, ar laiku sāk ražoties pašu hialuronskābe. Tātad šī produkta lietošana aktivizē hialuronskābes izstrādi, enerģijas apmaiņa, lai ļoti noderīgi atkal papildināt zināšanas, jā vai ne? Nu, lūk, biluronam cena, man liekas, ir 258 eiro. Reģistrējoties kā kluba biedram, ir 20% atlaide, man lādēs ārā, pa 208 eiro. Reizi gadā mums ir atlaides uz šķidro hialuronskābi, un šobrīd ir 15% atlaide līdz 10. datumam, cena ir 176 eiro. Jūs dzirdējāt, es teicu, ka hialuronskābes injekcijas tirgū vienā locītavā maksā no 150 līdz 250 eiro. Tas ir tas, ar ko mēs varētu salīdzināt, jā. Tirgu Latvijā es nekur neesmu redzējusi kvalitatīvu labu šķidro hialuronskābi tādā apjomā, tādā sastāvā, kā ir šis te produkts, jā. Neesmu dzirdējis nekur, ne no viena veselības rezultātus un atsauksmes, bet no saviem klientiem es dzirdu, kā strādā bilurons. Ja viņi ņem produktu atkal un atkal, tad viņi jūt, kā viņš strādā, ja, un ja ir nopietnas problēmas, kā Nils Dušeks, vācu zinātnieks, pateica produktu izstrādātais, ka ja sāp, ir jālieto tik ilgi, kamēr beidz sāpēt. Un tas ir, ja tiešām nopietni, ja. Es vislabāk saku, vispirms attīram organismu, pēc tam dzeram biluronu kursu, jo tad būs vislabākais efekts, jo jebkurš produkts uzsūcās zarnu traktā.
Ja? Un dzērnu traktam ir jābūt pie labas veselības, labā kārtībā, lai mēs no produkta dabūtu maksimālo labumu. Un ja mēs rēķinām, ja mēs skatāmies cenas, ja man citreiz es pati kādreiz domāju, ka Dievs cik dārgi, produkts dārgs, es šobrīd pati gaidu savu pudelī storijos rādīšu, kā es viņu dzeru, jo es sāku just skrienot, ja es intensīvi atsāku skriet šogad, es jūtu savus ceļgalus mīļiem, man tikai 38 gadi, bet tā kā man ir psoriāze no 18 gadu vecuma, es arī pētīju pētījumus un informāciju, psoriāzes slimniekiem ir 20% artrīta iespējamība. Un man patstāvīgi augsts stress, jo es esmu mamma 5 bērniem, un visu laiku ir kaut kāda dinamika mājās, un ar stresu ir ļoti jāstrādā. Jebkuram no mums ar stresu ir ļoti jāstrādā, ja stress ļoti saskābina organismu, stress veicina iekaisuma procesus, ja ir nosliece, ja ģenētiski nosliece uz artrītu, tad tas var būtiski uzlabot veselības stāvokli, mēs laicīgi sākam rūpēties. Laimuks jautā, kāds ir izārstējies ar uzturu bagātinātāju. Mēs neārstējam, un uzturu bagātinātāji neārstē nevienu, un jautājums ir, ko izārstējis, kā izārstējis, bet pasaulē ir ļoti daudz pieredzes stāsti, kad kompleksi, holistiski sakārtots uzturs, kustības, organismā attīrīšana, plus uztura bagātinātāji, ūdens dzeršana, pozitīvs mindsets, tas ir holistiska kopēja pieeja, tas viss palīdz pat bez medikamentiem tikt ārā no ļoti smagiem veselības stāvokļiem. Par piemēru cilvēks, ko es pazīstu personīgi, mēs tikāmies arī vienā no mūsu koroļu pasākumiem, viņu uzaicināja, viņš bija priecīgs atnākt. Māris Vizulis dabūja ļoti smagu diagnozi Latvijā, kur ārsti viņam pateica, ka neārstējami. Viņš paliks ratiņkrēslā uz visu atlikušo mūžu. Un vienīgais risinājums bija vērosim. Atnāciet pēc 3 mēnešiem un paskatīsimies, cik ļoti tavi muskuļi ir bojāti. Tas bija Latvijas risinājums. Caur lielu naudu, ziedojumu vākšanu, caur tuviniekiem, draugiem, paziņām. Viņš nonāca ASV klīnikā, saņēma peptīdu injekcijas muskuļos, kas viņam deva laiku. Bet viņa atklājums bija tāds, ka viņam ir jātīra organisms. Viņam bija jāatbrīvojas no tā, kas bija nonācis ķermeņa iekšpusē caur operāciju, kas izraisīja šo straujo reakciju. Un visas šīs problēmas viņa gadījumā sākās pēc izslimotas mikoplazmas baktērijas, kas bija palēdēja mehānisms tam, kas notika organisma iekšpusē jau pirms viņš saslima. Ja? Šobrīd Māris Vizulis turpina skriet, viņš ir sportists, viņš skrien maratonus, viņš ir vesels, pilnīgi izdziedinājies, bet viņa gadījumā neko nepalīdzēja medicīna. 0. Medicīna iedeva 0, apaļu 0 mīļa. Viņa rezultāts ir viņa uzņēmīgums, sakārtots uzturs, viņš uz kafejnīcām mums līdzi devās ar saviem trauciņiem, viņš ēd ļoti tīri, daudz kvalitatīvāk, teikšu godīgi nekā es, jo es sev kafejnīcā atļauju baudīt, ja es esmu atvaļinājumā vai konferencē, es ļauju sev baudīt, ja, jo man nav bijušas smagas diagnozes, bet Māra gadījumā, jā, MTHFR gēna bojājums, kā rezultātā ķermenis nespēja attīrīties pats, ķermenī nedrīkst nonākt nekas liekas, nekas toksisks, ir jātīra organisms, un uztura bagātinātāji viņa gadījumā ļoti būtiski palīdzēja uzlabot veselības stāvokli. Ar uztura bagātinātājiem var izdarīt ļoti daudz, bet tikai ar uztura bagātinātājiem nevar izdarīt pilnīgi neko, mīļie. Fizioterapeits pasūtīja Bilronu īrijā. Opā, Lindiņ, malacīts. Jā, mums cenšamies iepazīstināt arī fizioterapeitus, osteopātus ar šo produktu. Ne visi, protams, grib dzirdēt, jo medicīnas darbiniekiem ir šādi te domāšanas veidi, ja, kur vadlīnijas tur skatos apmēram tikai, ja, un reti, kurš atļaujās iziet ārpus vadlīnijām un kaut ko pameklēt, papētīt. Mums viena no Stradiņa universitātes studentēm, fizioterapeite, kā viņu sauc, ka Dievs aizmirsās. Aizmirsu vārdu. Kolēģīte viena arī, kas darbojas Koroļu klubā, pētīja pētījumus par šķidro hialuronskābi, un secinājums bija tāds, izejot cauri visiem pētījumiem, ka šķidrās hialuronskābes lietošana iekšķīgi dod daudz labākus rezultātus uz artrīta ārstēšanu nekā šī brīža valsts apmaksātie medikamenti. Turklāt kopumā valstī izmaksātu lētāk nekā šī brīža apstiprinātā ārstēšana. Tādi bija mūsu kolēģītes secinājumi, veicot pētījumu par šo visu tēmu. Ļoti interesanti, manuprāt, un arī viņai ir fantastiski rezultāti pašai sevis un uz viņas klientiem. Tā kā, jā. Līdz 10. maijam ir iespējams iegādāties produktu par fantastisku cenu 176 eiro. Klasiski cena ir 208 eiro reģistrētajiem kluba biedriem. Jā, akcija ir reizi gadā, es nepārspīlēju, šobrīd ir tāda fenomenāla iespēja vēl līdz rītdienai. Kamēr, protams, būs noliktavā vēl no rīta skatījos vēl bija, tā kā, ja kādam ir aktuāli, noteikti dodiet ziņu. Bet es vēl gribu padalīties ar 2 produktiem, kurus prezentācijā neredz, bet es gribu ļoti, ļoti pastāstīt, ka viņi mums tādi ir. Tātad kolagēns, jā, ir peptīdu kolagēns un ir tripeptīdu kolagēns. Par peptīdu kolagēnu esat dzirdējuši ļoti, ļoti daudz, par tripeptīdu kolagēnu izstāstīšu īsumā. Pirmkārt, mūsu tripeptīdu kolagēns sastāv no 3 molekulām. Tikai 3 molekulām. Tātad ļoti maz ķermenim ir jāpiepūlās, lai sašķeltu mazākās molekulās. Sastāvās ir 15 grami kolagēns, 3,5 mg tripeptīds, kas ir 3,5 grami tripeptīdi, kas ir ekvivalents apmēram 15 gramiem peptīdu. Rezultātā, ja mēs tā savēlkam paralēlēs, tad sanāk kaut kā 25-30 grami
kolagēna vienā porcijā, kas ir vienkārši nereāli lēta cena. Un 72 mg hialuronskābes, jā, sastāvā ir. Kolagēna tripeptīda molekula ir 600 reizes mazāka par kolagēna molekulu, ko mums cilvēki saka, ka ēdiet tur galertu, jā, un būs jums kolagēns un tā tālāk. Mīlīši. No kolagēna ļoti maza, no galerta ļoti maza uzsūkties spēja kolagēnam organismam. Tad ir jāpēt nenormāliem kilogramiem, lai būtu vispār kaut kāds rezultāts, jā. Nu, lūk, tā kā ir arī tāds produkts, jā. Tas man iedeva uz matiem, pilns ar mazajiem matiņiem, uz ādu un mazās grumbiņas ap acīm pazuda un stipri nagi, jā. Man vienmēr ir bijuši ļoti trausli nagi. Šobrīd man jau viņi atkal sāk palikt trausli, jo pēdējo reizi pagājušā gada jūnijā izdzēru tripeptīdu kolagēnu ar ļoti labiem rezultātiem. Jo saku, labas lietas nav jādzer visu cauru gadu. Bet vēl locītavu sakarā vēl 2 lietas, par ko es pastāstīšu, un tad mēs beidzam šodien. To parādīšu prezentācijā. Mans mīļākais produkts ir skudrukoka mizas ekstrakts. Šādi viņš izskatās. Fantastisks produkts. Skudrukoka mize ir dabīga antibiotika, kas tiek izmantota tautas medicīnā daudzu infekciju gadījumos. Piemīt antibakteriāla pretsēnīšu un pretiekaisuma iedarbība, nomāc parazītisko sēnīšu augšanu, sastāv ar skudrukoka mizas ekstrakts. Jā. Vēl ir vēl viens, 2 produkti, jā. Tad ir Flexikors, šāds te produkts, ar ko viņš ir labs arī locītavu veselībai. Samazina locītavu un muskuļu sāpes un stīvumu, kavē skrimšļa un saistaudu bojāšanos, uzlabo kustīgumu un locītavu elastību, piemērots artrīta, artrozes, osteoporozes un traumu gadījumos. Ja sastāvā ir glikozemīns, noteikti esat dzirdējuši, chondroitīns, MSM, kas ir dabīgais sērs, C vitamīns, mangāns un bambusa ekstrakts, jā. Un tad ir mans supermīļākais produkts, Bosfēlija. Kāpēc supermīļākais? Jo man ir ļoti daudz klientu ar locītavu problēmām, kas regulāri lieto šo produktu ar ļoti labiem rezultātiem, mazina iekaisuma procesus locītavās, muskuļos un skrimšļos, novērš deģeneratīvo procesu attīstību kaulu un muskuļu audos, uzlabo asinsriti muskuļos, noņem pēkšņu asu sāpju izraisītu diskomforta sajūtu un stīvumu locītavās, un darbības mehānisms ir pielīdzināms nesteroīdu pretiekaisuma līdzekļu darbības mehānismam, bet bez blaknēm. Tadā! Mans palīgs šobrīd nav notavā, jā, mīļie. Bosfēlija šobrīd nav pieejama, bet superīgs produkts, jā, sastāvā ar Bosfēlijas sveķu ekstrakts, 400 mg, mazina iekaisuma procesus organismā, jā. Nu, lūk, un kā tad kopumā uzturēt tīru veselīgu ķermeni? Pirmkārt atpūta. Nu, nevar iet 2-3 gulēt un cerēt, ka ķermenis paspēs atjaunoties. Tas ir, jaunības maksimālisms, kas ir jāizskauž ar gadiem, ja. Miegs, kuram jābūt ir 8 stundas un vismaz līdz 11 jāaiziet gulēt. Man vakar bija ļoti slikts miegs, jo man bērns mazais cēlās pa nakti augšā, un viņš gribēja, lai mamma pienes ūdeni, lai mamma atnes viņa sedziņu, lai mamma izdara to, šito, vēl kaut ko. Un ik pa laikam ir sliktas naktis, un tad es no rīta jūtos vienkārši draņķīgi, jo man ir svarīgi izgulēties. Sports un fiziskās aktivitātes, es eju skriet, es vienkārši kaifoju, vingroju, jūtu, ka ķermenis paliek dzīves, es katru muskuli jūtu, un tas ir vienkārši, tas ir dzīvības spēks, tas ir virzītājs spēks uz priekšu. Un bieži vien mēs redzam, ja cilvēki aiziet pensijā, kas notiek, viņi paliek mazkustīgi. Un jo mazkustīgāk viņi paliek, jo ātrāk viņi aiziet pavisam, jā. Tā kā kustība dzīvība vienmēr jāatcerās ir kustēties, jo kustība arī palīdz atjaunot locītavas. Izdalās sirnovielais šķidrums, veicās notiekās šī te attīrīšanās, un rezultātā mēs jūtamies daudz labāk nekā tad, kad mēs visu dienu sēžam. Strādāt no 8 līdz 5 vakarā, tas vispār nav cilvēka cienīgs darbs, jo mūsu ķermenim ir nepieciešama kustība, un katru stundu būtu nepieciešams piecelties kājās uz 5-10 minūtēm, kārtīgi izkustēties, un tikai tad varētu turpināt sēdēt pie datora, ja, kā mēs šobrīd 2 stundas jau sēžu un jums runāju. Protams, ēdiens un vitamīni, jā, jo ar ēdienu, diemžēl, mēs vairs nevaram uzņemt visu nepieciešamo, to es secināju mācoties dietoloģijas vadlīnijas, un vitamīni, jā, kas attiecīgi papildina mūsu tā jau trūkstošo ēdienu, un tādas fenomenālas lietas kā Bosfēlijas sveķu ekstrakts vai skudrukoka mizas ekstrakts, kas palīdz mazināt iekaisumus organismā, Flexikors, MSM, kas palīdz atjaunot locītavu veselību, un, protams, hialuronskābe un kolagēns, kas palīdz ļoti atjaunot mūsu locītavu veselību. Un tas viss kopumā mums ļoti palīdz uzlabot veselību, un lai brīnišķīga diena, mīļie. Paldies jums par uzmanību. Jums, laikam, ir spoguļu raksts. Paldies jums liels par uzmanību, par pacietību visiem, kas klausījās un tik ilgi. Es ceru, ka jums šis te viss noderēs, un ja gribās konsultāciju, rakstiet privāti. Pati personīgi es uz konsultācijām neņemu, bet man ir fantastiska atbalsta komanda, mani partnerīši, kuriem es attiecīgi varu nodot, lai palīdz jums pievienoties mūsu foršajiem projektiem. Un, starp citu, 17. maijā mēs tiekamies Rīgā, runāsim par lieko svaru, par insulīna rezistenci, par bērnu aptaukošanos. Tur ir dalības maksa tikai 10 eiro. Berga bazārā reģistrācija ir obligāta. Ja jums tas uzrunā, rakstiet man privāti, pastāstīšu, kā var pievienoties. Nekur nav jāreģistrējās, tik cik jāsamaksā dalības maksa, jāpiesakās, ka būsiet, jā, un tad 17. maijā Rīgā mēs tiekamies klātienē. Ļoti superīgas tēmas par lieko svaru būs, jā. Tā kā, lai mums visiem forša brīnišķīga diena, ja kaut ko gribat, rakstiet privāti. Esmu pateicīga, ka jūs man sekojat, ka jūs mani klausaties, un ka tas jums var noderēt. Lai jums forša diena. Atā!